inženieru būvju nodaļas vadītājs. Manā pārziņā ir šie jautājumi, kas saistās ar šī rotācijas projektēšanu. Un, ja viss attīstīsies labi, tā kā mēs esam plānojuši arī būvniecību. Pirmkārtām, es pirms sāku sanāksmi gribētu iepazīstināt ar tiem cilvēkiem, kuri ir atnākuši, atsaukušies uz šo tikšanos. Jūs vēlēties šo sanāksmi, bet no vadības puses, tātad domas priekšsēdētājs Ārvis Lūsīškungs ir Valds Kārkliņš, vietnieks, Uģis Steinbergs, vietnieks, Nekustamību īpašumu pārvaldes vadītājs Uldis Vārdulis, Ilze Krēmere, attīstības pārvaldes vadītāja, izpildu direktora pienākumu izpildītāja. Mums ir pieaicināti klāt arī juristi un ir galvenais mūsu kolēģis atbalsts un projekta attīstītājs, tātad Dats Vīksni, kurš atbildēs tehniskiem jautājumiem. Mums sākam sanāksmi, palaist apkārt šeit sarakstīt, jūs pierakstieties, ja? Kas jūs esat, lai mēs varam kaut kā piefiksēt, varbūt noteikti mūsu komunikācijā turpmāk sniegt vārdu, uzvārdu. Varbūt no savas puses mūsu iedzīvotāju vārdā vēlos painformēt, ka šī te sapulce tiks ierakstīta, tiks dokumentēta video formātā un tiks publiskota arī sociālajos tīklos, lai informētu arī tos iedzīvotājus, kuri nevarēja ierasties uz šo te sapulci, kā arī pēc tam, lai veidot protokolu. Par to, ko mēs esam runājuši, un kādu informāciju tagad jūs ir palīdz. No mūsu puses šeit tad ir iedzīvotāju padomes pārstāvi, kā arī raidījuma Zebras pārstāvi. Šādā formātā. Plašs loks, un ja raidījums Zebra, tad būs vēl plašāka audience. Galvenais, lai šis jautājums, kas tiek izskatīts, būtu būtisks ne tikai tiem, kurus skar tiešā veidā, bet arī tiem, kuriem būs šie iegūmi no šī projekta realizācijas. Un arī šo cilvēku nav nemazums, ja mums būtu jāatrod telpas, tad mūsu stadions varbūt būtu vajadzīgs, jo šis atbalsts šim projektam ir milzīgs. Es domāju, mēs varam pārēt pie vienas kārtības un varbūt tikai priekšlikumu, kā mēs vēlamies organizēt šo sanāksmi. Es domāju, ka es varētu vest šīs sarunas, mums ir sagatavot scenārijus, pēc kuriem mēs varētu virzīties, un tad mēs arī varētu atbildēt ar šiem te mūsu interesējušiem jautājumiem, papildināt ar sevi no savas puses. Nē, noteikti jau protams, ka jūsu jautājumiem, ja jums ir jautājumi, tad mēs cenšamies uz viņiem atbildēt vai... Nu, šodien pateikt jums visiem paldies, ka jūs aicinājāt un reaģējāt uz šīm te mūsu iniciatīvām un bažām par projektu, kurš tika mūs nostādīja akta priekšā, ka šāds projekts tiks realizēts. Un līdz ar to mēs šajā sakarā saskatām aizdomas par likuma pārkāpumu attiecībā uz šo projektu publiskās infrastruktūras attīstību, uzņēmējdarbības atbalsta un tēriņu atmaiņa. Nu, lūk, un ko es vēlos ar to pateikt, ka tātad par šo projektu es uzzināju no Business Solutions pārstāve atbildīgās personas Kata Vīksnis, kad viņš piezvanīja ar lūgumu parakstīt protokola aktus, uz ko es atbildēju, kad es vēlos mums satikt klātienē, lai viņš iepazīstinās šo projektu izmaiņām, jo pēc atsūtītās informācijas e-pastā, diemžēl visu skaidru nevar uzstāt. Nu, tad ierodoties un konstatējot, ka minētais pārstāvis nespēja atbildēt uz visiem jautājumiem, kas ir paredzēts gan ar
ar teritorijas apdziļumošanu, ar sētām, ar citiem uzlabošanas darbiem, kas saistās pārbūves darbu rezultātā, jo skar Mārupas vēsturisko privāti īpašumu zemes. Nu, lūk, un no viņa puses izskanēja stāsts, ka viņam ļoti vajadzīgs šis paraksts, jo nepieciešams iesniegt manu apstiprinājumu, lai saņemtu finansējumu šim projektam, kad es atbildēju, ka, diemžēl, nav padomāts, kā aizsargāt īpašumus, uz ko viņš atbildēja, ka nav kompetence. Tad viņš nolēma sūtīt mums visiem ierakstītas vēstules, vienkārši informējot, ka projekts tiks izpildīts, ka mēs esam iepazīstināti ar šo lietu. Nu, lūk, tātad šajā sakarā, ko mēs līdz šim esam izdarījuši, ir tas, ka esam uzrakstījuši privāto īpašnieku pretenzijas, kur netiek dotas apstiprinājums minētajam projektam, kurš iepriekš izstrādes laikā nav saskaņots ar skarto ēku īpašniekiem, kā arī nav izvirzīts publiskai apspriešanai. Nākamais solis, kas tika darīts, ir nosūtīts iesniegums par administratīvā akta apstrīdēšanu Mārupas būvvaldei minētajai lietai, un kā arī ir uzsākta kolektīvās pretenzijas iedzīvotāju parakstu vākšana šai kolektīvai pretenzijai, un dotajā brīdī jau ir 175 paraksti, un paraksti tiek turpināti vākt. Šodien elektroniski nosūtīts uz Mārupas e-pastu, un oriģinālie dokumenti tiks iedoti papīra formātā šodien. Un vēl no mūsu puses šajā projekta sakarā ir nosūtīta ziņa arī tiesības sargam par labas pārvaldības pārkāpumiem Mārupas novada pašvaldībā attiecībā uz šo te projektu. Nu, lūk. Kāpēc šie te soļi ir izdarīti? Jo mums ir vairāk jautājumu, kas ir minēti arī privātajās mūsu pretenzijās un iebilstošiem ieteikumos, kā arī kolektīvajā šajā te pretenzijā, kā arī ir ierosinājumi no zemes pārstāvjiem. Līdz ar to uzskatām, ka minēto projektu nevaram dotajā brīdī virzīt šajā redakcijā, kamēr nav atbildes saņemtas un skaidrs redzējums, vai tiešām šis ir vienīgais labākais variants iedzīvotājiem, kas lielā mērā skar viņu īpašumu. Jo mūsu mērķis nav apstādināt vai kaut kādā veidā apstādināt iespēju attīstīt, uzlabot šo infrastruktūru, taču mēs esam par samērīgu risinājumu un tomēr par gudru pārvaldību. Ar skatu uz tālākajām ielām un plašāku redzējumu par visu teritoriju kopumā. Līdz ar to jautājums ir, kā jūs nonācāt pie slēdziena, ka nepieciešams veikt šo te infrastruktūras uzlabojumus minētajā ceļa posmā? Kā jūs to domājat, kā mēs pie tā nonācām? Tā radās ideja, jā. Es varu iestarpināt Valds Kārtiņš. Ideja, manuprāt, tad ir jau radusies 2008. gadā, ka šis ceļu posms viss ir piederējis Latvijas valsts ceļiem. Un 2008. posmā atsevišķi zemes gabals tika izdalīta ārā un Latvijas valsts ceļi uzsāka projektēšanu pie šī krustojuma pārbūves. Un arī iedzīvotāju iniciatīva, kas bija 24. vai 23. gadā, tika arī mudināt to, ka pašvaldībai steidzamā kārtībā jāpārņem ir Kantoru ielas un Stīpnieku ielas ceļu posms, lai uzlabotu šo te infrastruktūru. Un tas tā īsumā no mans puses. Labi. Un vai netika tomēr iesaistīta arī kāda 14 uzņēmuma iniciatīva? Es vēl pastiprināju. Jā, es labi. Es tad varbūt iesacējuši no vēstures Ilza Kremere. Tātad jau Valda Kārtiņa pieminētais pirmotnējais avots ir meklējams tālajā 2008. 2009. gadā, kad Latvijas valsts ceļi izstrādāja skiču projektu šim krustojumam un nerealizēja tālāk tikai vienīgi finansējumu trūkumu dēļ.
Pašvaldībai augot, pieaugot arī apbūvēji. Mēs vairāk kārtīgi griezāmies pie Latvijas valsts ceļiem, lai uzlabot šo kustonu, tā skaitā arī Latvijas valsts ceļiem piedarošajās te ielās, kas ir Kantori, bija Kantori ielas, Tīkmeņa ceļš un Klīceņa iela. Attiecīgi daži uzlabojumi tika veikti, tā skaitā Klīceņa ielā tika veikta pilna ielas pārbūve, bet atkal bez drošības risinājumiem, gājējiem, apgaismojumu, tikai un vienīgi ceļa klātne, pēc tam arī ceļa klātne Stīpnieku ceļam pa daļām, kur attiecīgi drošības risinājums gājēju ceļu arī izbūvēja pašvaldība. Nu, lūk, ejot laiku uz priekšu, vēl 2019. gadā savukārt uzņēmēja biedrība uzsāka parakstu vākšanu arī no uzņēmējiem, un tur nebija tikai 14 uzņēmēji, tur bija daudz vairāk uzņēmēji, kur iesniedz diezgan lielas dokumentu paketes pašvaldībā ar aicinājumu vērsties pie Latvijas valsts ceļiem vēlreiz pēc drošības risinājumiem Klīceņielā, kur attiecīgi lokalizējas daudz uzņēmumu. Pašvaldība iesaistījās vairāk kārtīgi, bet atkal mums tika norādīts, ka valsts tika pietrūkst finansējums, un tātad finansējuma trūkuma dēļ šie drošības risinājumi no Latvijas valsts ceļu puses netiks virzīti. Tad 23. un 24. gadā aptuveni mēs uzsākām sarunas ar Latvijas valsts ceļiem par šo ielu pārņemšanu tikai un vienīgi, lai beidzot varētu spēt sakārtot šo infrastruktūru pilnībā. Un tas rezultējās 2025. gadā, kad Liencienu iela un Stīpnieku ceļa daļa un Kantori iela nonāca pašvaldības īpašumā. Tiklīdz nonāca pašvaldības īpašumā 25. gada vidū, tad pašvaldība aktualizēja attiecīgo šo te krustojumu projektu, izprotot, ka tātad 2009. gadā veidotais skiču projekts nav vienkārši realizēts, bet kā drošības risinājums joprojām ir aktuāls, un atsāk attiecīgi šī te krustojuma projekta izstrādi, būvprojekta izstrādi, ko veids attiecīgais uzņēmējs, ko jūs jau pieminējāt, kas pie jums arī atbrastās. Pēc tam pašvaldībā, savukārt šī gada sākumā, atrada papildus finanšu līdzekļus, lai arī veiktu Liencienu ielas gājēju ceļa šos drošības risinājumus un uzsāk arī būvprojekta izstrādi šī te Liencienu ielas gājēju ceļam, vai skaitā veloceļiem un arī apgaismojumu izbūvēm. Tas, ko vēl nepieminēju, tātad pamudināja veikt attiecīgi ātrāk šīs darbības, ir arī 2023. gadā uzsāktais lokālplānojums, Liencienu iela 41. Tur iesaistījās arī ļoti aktīvi iedzīvotāji. 2024. gadā ir vairāk protokolu, tā skaitā arī kolektīvais izsniegums ar daudziem parakstiem. To, ka šis lokālplānojums netiks atbalstīts un netiks šie drošības risinājumi izveikti. Gan gājēju ceļš, arī krustojuma sakārtošana. Pašvaldība attiecīgi paļaujas uz to, ka iedzīvotāji ir norādījuši, cik ir aktuāli arī šos te risinājumus veikt, un tiklīdz pārņēma no Latvijas valsts ceļiem īpašumā šīs ielas, tā arī uzsāk šī būvprojekta izstrāde, un šobrīd esam pie tā, ka būvprojekti ir akceptēti, un ir rasta iespēja pieteikties Eiropas Savienības fonda finansējumam. 15. maijā ir iesniegts pieteikums uzņēmēju darbības atbalsta aktivitātē, jo citas aktivitātes Eiropas Savienības fonda finansējumam nav pieejams ceļu pārbūvēji, un sadarbībā ar uzņēmējiem, kur uzņēmēju atbalsts ir vienošanās par to, ka viņi atbalsta šādu projektu realizāciju, arī ir iesniegušas pieteikums. Labi, jautājums, vai minētie uzņēmēji savā, iniciatīvā pieprasīja tieši šādu risinājumu ar nosaukumu aplis? Risinājumi tehniski ir pašvaldības atbildība. Uzņēmēju kompetence nav tehniskie risinājumi par to, kādi šie drošības risinājumi ir. Gan attiecībā uz gājēju vai veloceļu platumu, kurā vietā tas atradīsies, vai būs apgaismojums, kurā vietā tas atradīsies, par sabiedrisko transportu, kas šeit tiek arī plānots. Tās viss ir pašvaldības funkcijas, un pašvaldība attiecīgi arī plāno gan šos inženieru tehniskos risinājumus, gan arī izpildījumu. Uzņēmēji nepieprasīja konkrētus risinājumus, bet tikai un vienīgi uzlabot drošību, tā skaitā arī gājēju. Tātad viņa iniciatīvā nebija prasība aplis kā risinājums? Nē. Labi. Tad kā Mārupas domas teikt,
kā Martas domas pārstāvi šajā te konkrētajā uzdevumā, kādēļ tika norādīts, ka uzdevumā ir jāpredz atlas. Tātad atgriezīšos no vēstures. 2009. gadā šis jau tika izvēlēts kā labākais risinājums. Un šī ir arī tālākā paļāvība izvēloties šo risinājumu. Tas nav nekas šobrīd jauns. Tika jau izveikts un izstrādāts skiču projekts, kur tika attiecīgi aprēķināt visi rādījus, ievērotas sarkanās līnijas un viss, kas izliek no šī drošības risinājuma, lai tālāk to arī turpināt. Mēs faktiski pārņēmām jau iepriekš jau izstrādātu skiču projektu, aktualizējot viņu atbilstoši šodienas vajadzībām. Jautājums, vai tajā gadā arī bija projekts izstrādāts ar tādiem pašiem apmēriem, jo vietējās nozīmes ceļiem ir vajadzīgs tik. Es tikko minēju, tas bija skiču projekts, un tajā laikā bija citi būvniecības normatīvie sarkanās līnijas, jā? Jā, bet mēs atbildam vai jautājumu. Nē, ja komentāri varbūt Paceļam roku, jā, jo emocijas ir visiem. Es drīkst uzdot jautājumu, ja tas ir 2008. gads, no 2008. gada līdz šim brīdim ir mainīsies objektīvā situācija. Šorīt izgāja cauri vairākām valsts kontrolas revīzijām attiecībā uz pašvaldību darbību. Valsts kontrola darātu pašvaldību ir jāizpēta objektīvā situācija. Respektīvi, vai šajā gadījumā izvēloties tehnisko risinājumu, pašvaldība apkopo reālos datus par mašīnu plūsmu, iespējamo caurlājradību un faktiski arī, vai ir pieejams modelējums nākotnes transporta plūsmu. Kādi ir reālie dati? Jo 2008. gadā bija absolūti cita apbūve, absolūti cits apbūves blīvums šajā konkrētajā teritorijā. Līdz ar to tā mašīnu plūsmu neatspoguļo šodien situāciju. Respektīvi, jautājums ir, vai jūsu rīcībām ir aktuālie dati par autotransporta plūsmu? Jā, ir lūdzu. Jā, mums ir dati no Latvijas valsts ceļiem, ko viņi iesniedza, balstoties uz tiem datiem. Arī tika viss rēķināts, ko projektētājs rēķināja. Tātad plūsmas pašvaldībai kā pienākums veikt visiem ceļiem katru gadu, un pašvaldība to arī veids. Tas nav speciāli šim projektam, bet plūsmas tiek mērītas katru gadu visiem ceļiem, ko tas ir. Šī ir dati par satiksmes intensitātēm uz valsts vietējiem autoceļiem. Konkrētais autoceļš ir V15. Rīgas robežas silnieku kursidājas, ja mēs iezīmēšu. Divas daļas. Divām daļām ir mērīta šī intensitāte. Diemžēl šeit nav sanāk dati par 16 gadu, bet arī tāds var atrast arhīvā, ir pieejami. Un tad mēs redzam, šie dati ir mūsu posms attiecās uz šo otro daļu. Patiesībā es redzu šito ņemt krāsu, kā nejauc galvu. Un palielināšu. Mēs varam redzēt, ka satiksmes intensitāte ir pieaugusi līdz 20. gadam. 18. un šeit kritības iesniegts saistībā ar Covid-19 pandēmiju arī pieaugusi. Pēc tam atkal ir samazinājusies. Tie ir valsts ceļu dati, tie nav mūsu izdomāti dati. Un to ir skaitījuši savam autoceļam. Kā jau gribēju pieminēt, kad veicot projekta izstrādi septembrī arī tika veicām arī vizuālo satiksmes uzskaitīšanu maksimums stundās un tad attiecīgi arī pielietojot koeficientus arī reducējām šo satiksmes intensitāti, noteikti diennakts vidējo intensitāti
tā dienas vidēja intensitāte pēc uzskaitīšanas un koeficientu pielietošanas tika noteikti kā 7,000. Tas ir uz doto brīdi. Un rēķinot ceļu sekas konstrukciju, mēs pieņēmām to, ka pieauguma koeficients šajā krustojuma zonā uz nākamajiem 20 gadiem būs 3,5% gadā, kad ir respektīvi pēdējā kalpošanas gadā mēs rēķinām to, Jānāks vai par datiem, kur pieaug satiksmes intensitāte, ir ņemts vērā arī depo krustojuma izbūve, līdz ar ko ļoti palielinājās satiksme šajā krustojumā, pēc tam jau tāpēc ir kritusies arī pēc jūsu datiem. Iespējams, ka jā, un vēl diezgan liela ietekme bija ļoti autonomas tiltām. Te iela visi pārcēlās uz Anglu vietu. Kādā veidā jums vajadzēja šo te uzskaitīt? Vizuāli skaitījām, mums ir noteicām šīs plūsmas. Jā, šeit tā tabula. Vizuāli tas ir kā? Objektā uz vietas, kad mēs tā bijām objektā uz vietas no 7 līdz 9. Pateikt, kurā datumā? 5. septembrī tas ir būdami. Un kāda ir smagā transporta? Tas koeficients no sadalījuma, jā, tur ir sadalījums, arī mēs izdalījām un atsevišķi mēs noteicām vieglie transporti, kravas transporti, kas ir 2,3,5 tonnām, kur nav vilcējums un puspiekabs, kas ir principā furgoni. Un atsevišķi izdalījām arī kravas transportus, kas ir vilcēji un smagie transporti ar piekabēm un pielietojot, analizējot tos datus, tad sanāk ir tā, ka kravas transporta īpatsvars ir apmēram 17%. Bet plānos, ka viņš pieaugs, vai ne? Nē, kravas transporta, sanāk ir tā, ka skaitliskā vērtība pieaugs, mēs esam atstājuši aprēķināt, kad smagā transporta īpatsvars attiecībā uz kopējo satiksmi nemainīsies, bet tā kā ir šis prognozētais pieaugums, tad skaitliskā vērtība mainās. Respektīvi, jā, viņš pieaug skaitliski. Labi, esot tātad minētajā krustojumā, vai dotajā brīdī, tāpat kā jūs man apliecinājāt, ka smagais transports rada apdraudējumu esošajiem apkārt īpašumiem, gan vibrācijas, gan izplūdes gāzes, gan attiecīgi, uzsvars vairāk uz trokšņiem, uz vibrāciju. Jūs minējāt, ka tas, diemžēl, netiks atrisināts. Kādi būs jāsamierinies ar to, kā ir esošajā krustojumā? Kā jūs sajūtāties? Kāds risks ir vai uz kā speciālists? Jā, nedaudz arī sevi palabojot un arī pēc tās mūsu sarunas pārdomājot, teiksim, to sacīto par vibrācijām un turpinot skatīties uz to krustojumu un to mēģināt saprast, kur tās vibrācijas arī rodās. Ir tā, ka tās visas ārējās nomalas, kas ir uz Plencēm ielas, viņas visas ir izbraukātas. Un turklāt arī Plencēm ielā esošais platums ir 6 metri, smagā transporta platums ir 2,55, un ja sadaigās divi smagie transporti šīs ielas, viņiem bieži vien nepietiek vietas, un viņi nobrauc nost no asfaltētās daļas un piekabas aizmugurē riteņi griežoties vai veicot manevru, viņi tiek uz nomalas, un tad, ja nomala ir izbraukāta, tas arī rada tās vibrācijas. Ja tiek veikta pārbūve un ir līdzenas segums, tad šīs vibrācijas viņas mazinās. Bet vienīgais tas aspekts, ko es gribu arī teikt, ir arī jau šie aktu vārti. Diemžēl mēs nevaram arī, mēs mēģinām arī, piemēram, projektējot, mēs mēģinām tos aktu vārtus nevaram riteņu braukšanas trajektorijām, mēs mēģinām iespēt pa vidu, vai kā arī šajā gadījumā, kad mēs liekām lietas ūdens kanalizācijas sistēmu, mēs projektējam zaļajā zonā ar domu tādu, lai samazinātu šo aktu skaitu braukšanas daļā,
lai pēc iespējas mazāk būtu kaut kādi elementi, kas varētu radīt šīs vibrācijas un sadarbības slodzes. Tad jūs vairāk to, ko jūs man minējāt, jūs teicāt, ka vibrācijas būs, no tā nevar izbēgt, jo jūsu mājai arī konkrēti ir vibrācijas, un tad jūs atkārtoties no tā, ko jūs esat teicis 14. maijā. Nē, es gribu, tas, ko es gribēju vienkārši papildināt, tas, ka šobrīd tās vibrācijas rodās dēļ tā, ka tas sagums un tehniskie parametri neatbilst īsti transportam, kas šobrīd kustās pa braucamo daļu. Šie ir pieņēmumi, ko es esmu teicis, un nav izslēgts variants, ka pieņemsim izbūvējot kaut vai šīs komunikācijas un akas, ja pieņemsim smagais transports uzbrauc šīs akas, var rasties šī vibrācija. Tas ir tas, ko es saku. Tas ir tikai gadījumā, ja uzbrauc uz akas? Jā, ja tas ir jābūt kaut kādam ierosinātājiem, lai šī vibrācija notiktos. Ja ir būtu saruna, šī vibrācija nav. Bet ja mēs tāpatās, es nevaru jums apgalvot, ka mēs uzbūvēsim infrastruktūru un viss būs forši, tip-top un gludi un nebūs nekādas vibrācijas. Es jums vienkārši saku, ka ir šie riski, mums ir šīs komunikācijas, mums ir ūdens uztvērēji, mums ir skataks, kur var uzbraukt smagais transports virsū, un tomēr smagiem transportam 40 tonnas, ja viņš uzbrauc uz šīs akas virsū, tas ir tas ierosinātājs, kas rada šīs vibrācijas. Labi, kamēr mēs neesam nonākuši pie iespējas pārvirzīt šos te smago transportu, tad jautājums, kā jūs esat gatavs novērst šo risku, kas apdraud ēkas sakarā ar šo te vibrāciju? Jautājums. Jā, bet es gribētu vienu lietu pateikt, ka te nav tiesas sēde un tāda jautātāja un atbildētāja. Ja mums ir normāla diskusija, un ja man bija kaut kas sakāms, es atļaušos papildināt iepriekš sacīto. Tātad, par rotācijas aktu, ja viņš būtu. Kas ir vibrācija un kas ir piesārņojums? Piesārņojumu veido transports, un vislielāko piesārņojumu viņš veido tad, kad viņš uzsāk braukšanu. Un degvielas patēriņš šajā īstajā posmā ir 5 reizes lielāks nekā vidēji viņš patērē braucot vienmērīgi. Tas ir viens. Arī vibrācija rodās uzsākot braukt, ir šis te griezes moments uz valkošo asi, kas nodara visu šis te ceļu konstrukciju. Viņi nodara. Un viņi pamazām akumulējās uz visām pusēm, viņi sasniedz jūsu māju, kas atrodas ļoti tuvu autoceļam. Vērts, bet tuvu. Un tāpēc rotācijas aplis ir tāds risinājums, ko es biju piebilst. Un paldies, ka ļāvāt. Ja mašīna piebrauc plūdeni klāt un iebrauc šajā aplī, viņi neveido šo te uzsākšanu un neveido šo papildus gāžu emisiju, kas rodās uzsākot braukt. Līdz ar to noteikti šī vide būs tīrāka un vibrācijas būs mazākas. Par cik mazākas vibrācijas un par cik tīrākas. Tur tādu aprēķinu es nevaru dot, es ceļu inženieris, bet viennozīmīgi tā ir klasa. Tātad, to jāreiz. To es biju papildināt iepriekšējā jautājumu. Lūdzu, es varu. Rotācijas aplis viņam tik un tā būs tā zīme iedot ceļu. Kad tik un tā apstāsies pirms aplis, tik un tā būs tas vibrācijas, tik un tā viņš startējot, aplis ir tā kā ceļš brīvs, un viņš tik un tā būs tā emisija. Mēs dzīvojam Stipnieku ceļā, kā jau Markus pagasts pušas palāk, pirms Rīgas remonts Stipnieku ceļā. Ideāli visas vibrācijas no tām furām, kas tur ir 70, viņi mauc uz 90, cik laikam simtnieku, vibrācijas tik un tā ir. Un to, ka tur furas uzvedās, tas ir jau cits jautājums, bet pat ja ar uzlabotu to sēkumu pašlaik pie Stipnieku ceļā, kad furas pārkāp to ātrumu, vai nobrauc no ceļā, ik pa laikam vibrācija tik un tā paliek. Pat ja tur paliek brīvi tā kā platums palielinās tam Stipnieku ceļām, pat jau uztaisīts tāds lielāks tas grāvieļoslis, tad pie ceļa apmēram tik un tā vibrācija paliek. Un, es saprotu, ka varbūt tur neviens netraucies ar tiem 90 vai 70 km/h, bet droši vien kāds taču mēģinās.
un ir liels bars. Un mēs visu laiku braukājam pa dienu vairākas reizes uz to Stiknieku ceļu, uz to krantu ar krustojumu. Un skatoties principā uz to, kas tur notiek, pašlaik, kad tur īpaši vasarā bērni ar tiem močiem braukā, neskatoties uz vienu pusi, tā kā pasliktinot to visu situāciju ar lielāko fūras plūsmu, smago kravnieku plūsmu, kuri točno arī nepiestīs pie norādītiem ceļazīmēm ar to ātrumu. Tur būs, droši vien būs kaut kādas nepatikuma situācijas, jo tikmēr par nedēļu vai divas atpakaļ mēs redzējām, kā tie braukoši pa Stiknieku ceļu autobusu no blakus ešos teritorijas, neskatoties uz to, ka tas ir galvīgi Stiknieku un galvenais ceļš, izlēca tur vesels bārs ar skolniekiem, ar tiem kontroleriem, un autobusam bija apreiši, ka jāapstājās, lai nebūtu lielas avārijas. Bet tas ir autobus, viņš netraucas nekāds ar lielāku atšķirību, nekā ir paredzēts, ar kurām tā taču nebūs. Es gribēju vēl papildināt un uzdot jautājumu. Sakiet mums, tie dati, ko jūs rādījāt, tie ir tikai vienu dienu, 2 stundas mērīt. Tas ir, šie dati ir no valsts Jā, šie ir no valsts, bet tur bija arī vēl citi dati 5 stundām. Jā, mēs esam skaitījuši pēc aprēķina metodikas maksimum stundās, un tad attiecīgi mēs Tātad tur ir tikai vienu dienu un 2 stundas ir mērīta. Rīts vakars. Rīts un vakars, vienu dienu. Vienu dienu, 2 stundas. Un vai jūsu datos ir savietots ar 2008. Gadu arī iedzīvotāju skaita izmaiņu dinamika? 2008. gadā šī satiksmes intensitāte bija 4 reizes mazāk. Es runāju ne par satiksmes intensitāti, par iedzīvotāju skaita dinamiku un apdzīvotības blīvumu, kas ir radikāli mainījies, jo objektīvās situācijas ir radikāli mainījies. Jā, tāpēc jau ir tā, ka rēķinot šos satiksmes pieaugumus, mēs pieņemam šo koeficientu, un šis 3,5% gadā ir maksimālais koeficients, ko mēs pēc aprēķina metodikas arī pildām. Es pat atļaušos piekomentēt raidījums Zebra mediju sižetu. Šajā lokācijā atradās no ilgāks, un kā jūs teicāt šo uzskati. Diemžēl no zinātniskā viedokļa viena diena, 4 uzskaitītas stundas, diemžēl tas nav zinātniski valīts Jā, rezultāts. To nevar zinātniski attiecināt, tas nav reprezentatīvs rādītājs arī no statistikas. Jā, vienkārši mēs arī šos datus arī salīdzinām, kas ir tas, ko mēs uzskaitām, lai mēs saprastu, kā šī plūsma saglabās uzpārnām zonā. Un tad attiecīgi mēs šos datus arī salīdzinām ar valsts ceļu izsniegtajiem datiem. Un ar valsts ceļu izsniegtajiem datiem bija tā, ka valsts ceļu uzskaitījumi 2025. gadā bija 4000 automašīnas diennaktī, un to, ko mēs saskaitījām, reducējot visu atbilstoši šai satiksmes intensitātes aprēķina metodikai, mūsu dati bija augstāki nekā Latvijas valsts ceļu uzskaitītāji. Ja drīkst, ir skaidrs, ka to mašīnu būs vairāk, arī smago, cilvēku ir vairāk, par to nav skaidra. Neviens varbūt nevar saskaitīt, tā metodoloģija mums nav skaidra, mēs varam par to bezgalīgi runāt. Es gribēju atgriezties pie viena jautājuma. Kā cēlās šī iedzīvotāja, no kurienes radās iedzīvotāja vajadzība pēc apli tajā vietā, tajā 9. vai 8. gadā? Tā ir 2 ielu vajadzība, Lienciem ielas un Silnieku ielas vajadzība, jo mēs nevarējām izbraukt no galvenā, kas ir kantora, kas aizgriežās pa Stīpnieku ceļu. Mūsdienās galvenā sen jau ir Lienciem iela, un samainot šo, ja mums toreiz būtu bijusi tāda kārtība, mums nebūtu tādas problēmas, kā es, piemēram, braucot ārā no savas Silnieku ielas, es esmu labajā pusē, man un blakus uz Lienciem ielas abiem ir dotie ceļi, tiem no Lienciem ielas man ir jālaiž. Neviens no viņiem to nezina, tāpēc, ka viņi ir aizmirsuši pa labo roku un tam līdzīgi rodās avārijas situācijas katru dienu simtiem tajā vietā. Tas ir pilnīgs dizasters, un 8. gadā tas pats bija varbūt mazāk mašīna. Tā problēma ir tāda, ka
pirmā problēma numur 1, ka ir nepareizi salikti galvenie ceļi mūsdienu neatbilstoši, mūsdienu situācijai. Vai jūs esat apskatījuši šo jautājumu, vai to visu, ko jūs runājat par fūru bremzēšanu, uzsākšanu, tam līdzīgi nevar atrisināt vienkārši pārliekot zīmi? Ar šo zīmju problēmu, šo zīmju pārlikšanu, protams, tie ir izcinājumi, bet tas neatrisinās vienu to būtisko problēmu. Šis ir krustojums, kurā pienāk 4 zāļi. Un arī ir aprēķina metodika, kā nosaka 5 zāļi pienāk. Ir arī aprēķina metodika, kas nosaka, cik šie krustojumi ir bīstami. Un šajā krustojumā veidojās 64 konflikta punkti, un tad arī pielietojot visus šos satiksmes drošības koeficientus, šis krustojums pēc šīs aprēķina metodikas viņš skatās kā ļoti bīstams. Tīri arī dēļ šiem konflikta punktiem, jo mums kopā ir 20, no visiem šiem 5 zāļiem mums kopā ir 20 plūsmas. Viņš kļūst mazāk bīstams, ja tur apli varēs no pēciem izgāzt cauri pār pa tām divām. Jā, jo pēc tās pašas aprēķina metodikas, ja ir rotācijas aplis un ir šie paši 5 zāļi arī saglabājās, un mūsu konflikta punktu skaits samazinās uz 10. Viņš pārceļās uz tām gājēju pieturām, kur braucot ārā no apli ir jānobremzēt. Jautājums par vibrāciju ir viens faktors, kas ir ar skaņu, jo pieņemsim pēc Nārpas normatīviem ir būvlaidi ir 9 metri. Šobrīd sakot, ka tie noteikumi vairs nebūs spēkā pēc 28. gada, un arī projektu izstrādājot teritorijas tiek samazināts un līdz ar to arī ceļš būs tuvāk vēl lēkāk, kas ir neatbilstīgi tām būvlaidām. Jautājums, kas notiek ar skaņu? Skaņu ir vēl viens faktors, kas ietekmē, jo arī visi iekoptās teritorijas visi tiek pārcelts un pārbīdīts. Kā ir plānots to risināt? Troksni mēs neesam plānojuši. Troksnis ir galvenais faktors. Un otrs, tur ir video novērošanas kamera municipālajai policijai. To taču brīnišķīgi varētu izmantot plūsmas uzskaitē. Video kamera caur dienu pie kapiem. Kāpēc tā netiek izmantot? Tas nav jautājums pie manī pie video kameras. Kolosāls uzskaits veids. Zinām. Uz Stīpnieku ceļa stāv kamera atsevišķa vēl. Arī to var izmantot. Labi, bet ja atgriežamies atpakaļ pie pēdējā jautājuma, ko es uzdevu par risku saistībā ar vibrācijām. Kā tiks risināts šis te tomēr pastāvošais risks, ka būs mājām vibrācijas? Urbānā vidē ar to ir jārēķinās. Diemžēl, es zinām, pilsētā tie vairs nav lauki, kur kādreiz atceros Stīpnieku ceļā, tur pat tās kotīm ganījās vienu pirkumu olmītis, jā. Diemžēl pagāja pāris gadu un vairs nav. Tā tas ir kopā ar ilgtspējas attīstību. Jā, bet diemžēl cilvēki, tas ir iedzīvotāju līguma pieaugums vispārējais. Tā ir realitāte, ko mēs nevaram aizbēgt no realitātes. Un kāpēc mums neļaut uzdot jautājumu un neatbildot uz viņu? Kā ir ar ilgtspējas attīstību? Manuprāt, tāda ir jāievēro. Pareizi? Vai neattiecās? Pašvaldībā ir apstiprināta ilgtspējas attīstības programma, kur attiecīgi šie ceļi arī iezīmēti kā viena no galvenajiem tranzīta ceļiem. Jo tā ir jāparedz katrā pilsētā, par kuri būs māju ceļi un kādas kategorijas un kur būs tranzīta ceļi. Vēl viena lieta, atgriežoties, ja es reiz tiku pie vārda par iepriekš uzdotiem jautājumiem par vibrācijām, kas ko arī nepateicu. Tātad katram tehniskajam risinājumam, tā skaitā arī šajā situācijā, tiek veikts ceļu satiksmes drošības direkcijas audits. Audits, kas novērtē, vai šie tehniskie risinājumi ir korekti, vai piemērot visi normatīvie akti, tā skaitā arī izvērtēts vibrācijas. Un konkrēti audita ziņojumā par vibrācijām norādīts viens ierosinājums, kas attiecīgi varētu samazināt tās, ko es pieļauju, ja projektētais mums šīs lietas arī tiks skatītas. Cik tas risinājums konkrētais? Kurš viņam vajag? Paredzēt lēzeņu paceltas pie tātad mazināt braukšanas ātrumu, rotācijas aklu pieejas, rotācijas aklu un tā pieejas iespējams paredzēt lēzeņu paceltas, kas nerada būtiskas vibrācijas.
pacēlumu vēlams paredzēt kādā attālumā no gājēju pārējas, lai starp pacēlumu un gājēju pārēju varētu apstāties automašīna. Smagāk? Es nolasīju, kāds ir attiecīgais ierosinājums. Vai tur ir ņemts vērā pie šī paša ierosinājuma arī komunikācija izbūve un vispārējais, jo šobrīd jau viss apkārt esošās teritorijas ir zemāk par ceļu sajūtu krietni zemāk. Kā tas vispār tehniski būs iespējams pēc tam? Vai tas ir arī projekta ietvaros, kas sajūt? Šī projekta ietvaros komunikācija izbūve tiek skarta, bet mazākā apjomā paralēli Mārpas komunālajie pakalpojumi arī šobrīd veic savu noteikti izstrādi, lai pārliktu ūdens apgādes un kanalizācijas komunikācijas tieši tāpēc, lai vēlāk, kad šis projekts būs realizēts, būtu apakšzemes infrastruktūra izsaka. Šie projekti tiks savietoti pie būvniecības, tieši lai radītu mazāk šos būvniecības ietekmi arī uz apkārtējo vidi iedzīvotājiem, lai nebūtu tā projektu savietot. Šobrīd paredzam, ka šie projekti tiks realizēti nākamajā gadā, lai gan šobrīd varētu mēs jau uzsākt būtu rakstēri, bet tieši pēc šo projektu savietojumības mēs radīsim, ka arī Mārpas komunālajie pakalpojumi izpildīsim šī komunikācija. Es nesadzirdēju tomēr to atbildi no projektētāja par tām migrācijām. Kādus risku mazinošus ieteikumus jūs esat virzījis attiecībā uz skartajiem īpašumiem? Izvērtējot audita ieteikumu, mēs esam pacēluši Silnieku un Melniņu ielas krustojumu zonas izceltas. Tas arī bija viņa ierosinājums, lai mazinātu šo iebraukšanas ātrumu mezglā, izcelt šīs iebraukšanas zonas. Pacelt to krustojumu? Bet šo mēs nevaram apstiprināt, kamēr nav projekts no komunālajiem pakalpojumiem. Šo ideju. Jo es nevarēsiet var teikt, ka izbūvēt jau viss apkārtējās teritorijas. Apkārtējās teritorijas visi īpašumi, kuriem tiek izbūvēts komunikācijas. Viņi jau šobrīd ir zemāk nekā ceļu līmenis. Ievērojami tomēr. Tad, ja tiek pārcelts vēl ceļu slēgums. Jā, bet tam tieši kurā gadījumā ir savietojami projekti, jo komunikācijas tiek projektētas tādā dziļumā, kādā varētu notikt attiecīgi kanalizācijas paštecē vai ūdens ar spiedienu. Un, ja ir komunikācijas vienmēr būs zemāk, jo tur arī tiek ievērtēti caursalšanas dziļumi, lai attiecīgi neaizsaltu ziemā un tam līdzīgi. Bet virzemi kārtos tātad pašvaldība ar šo projektu apakšzemi Mārpas komunālajiem pakalpojumiem. Drīkst jautāt, kādu šo projektu izstrādes secība būtu, kurš sekos pirmam, vai tiks uzbūvēts šis te pārbūvēts autoceļš, un tad tiks piesaistīts kā tā secība. Domāju, ka loģiski būtu vispirms komunikācija projekts un tad attiecīgi ceļa risinājums. Un atgriežoties vēl pie kunga komentāra, ja mēs redzētu to projektu ar apli un minējums par fūras nebremzēšanu aplī, braukšanu bez apstāšanās, ja, tad ieteiktu varbūt kādreiz pašam izbraukt ar automašīnu kravas. Es domāju, ja tur būs zīme, dodiet ceļu, iebraukšanu aplī, kravas automašīna apzinoties, ja viņai ir pilna masa, viņa stāsies jebkurā gadījumā, lai palaistu tas, kas kustās apļveidu kustībā. Un šeit mēs redzam ļoti daudz tāds akmens saliņas, iebraucot, izbraucot, vai tas ir kārtējais projektētāja doma lidojums, kā ar fūri var izgriezt šeit un izbraukt šīs trajektorijas, neplēšot, atkal nebraucot virsū šīm te akmens vai bruģu zonām, vai tās trajektorijas ir loģiskas, vai tas ir kārtējais, kā saka, šedevrs datorā izstrādāts un izspēlēta kāda vizualizācija, cik tas skaisti varētu iztīties. Bet šajā risinājumā tie Plieņciem ielas iebraucēji, viņiem kļūs vieglāk iebraukt, ja Kantora iela tur ir pa kreisi un viņi pirmie iebrauks. Un tā ir tieši tas, kas tagad notiekās. Stāvēs visu un gaidīt tā. Arī iebraucot no. Bet iepriekš jau minēju to, ka ceļš pa šauru, ka vajag paplašināt, šeit ieliek saliņu, kas attiecīgi atkal sašaurina. Un kur tai fūrē, jūs zināt, ka puspiekā braucot, viņai jāiebrauc aplī, saucot jāmet tas bumbieris vai kā viņi sauc, lai tu izgriez to piekabu, lai neiebrauc. Šeit viss ir sarežģīts. Vēl vairāk, tas aplis stāv visu laiku. Visu laiku stāvēs, tieši tā.
tad tur vēl bremzēs, un pēc tam vēl dos virsū. Tur troksnis. Nu, nekompetents jautājums izspriest par to, ka nestāsies mašīna un vibrācijas. Vibrācijas šobrīd braucot vienkārši pa ielu. Palielināsies gan troksnis, gan vibrācija. Rotācijas, jā, var iestiprināt un papildināt pa rotācijas apaļa parametriem. Rotācijas apalim ir ārējais rādījus ir 20 metri, kas ir noteikts atbilstoši Latvijas valsts standartiem. Un par šīm braukšanas trajektorijām mēs esam visus iespējamos virzienus pārbaudījuši ar vilcēju ar puspiekābi, ar smagais ar piekābi, autobus, pusmainais autobus un 15-metrīgais autobus. Ko varat paskaidrot, kur šie testi ir veikti? Tā kā šī... Ulbrukas aplī? Nē, tā ir ar datorprogrammu veikta trajektorija. Piesēžaties pie stūras pats. Labi, šofers zina, ko viņš runā. Ļoti jauki. Un tad, jā, nākamā lieta arī, jūs runājat par šīm bruģētajām zonām. Jā, šīs saliņas ir nepieciešamas, lai nodrošinātu gājēju pāriešanu, jo atbilstoši standartiem mums šīs plūsmas pie rotācijas apli vajag atdalīt. Un šīs saliņas arī tiek projektētas atbilstoši Latvijas valsts standartiem, gan garuma ziņā, gan platuma ziņā. Kas attiecās par rotācijas apļa joslas platumu, mūsu standarts nosaka to, ka mums ir pilsētu vidē jāliek šīs joslas platums 5,25. Mēs esam paredzējuši likt 6,50 tā apsvērumu dēļ, lai mēs izbēgtu no situācijas, kad, kā jūs minējāt, smagais transports, kad brauc, ir bijušas šīs situācijas, kad lauž ārā šīs iekšējos paplašinājumus. Un vienkārši, lai nebūtu šī situācija, kad, lai rastos šī papildus vibrācija, mēs esam paplitinājuši šo rotācijas apli braukšanas joslas platumu tik daudz, lai normāli braucot ar smago transportu netiktu uzbraukts uz šīm bruģētajām joslām. Man ir jautājums, saprotot, jūs minējāt, ka pašlaik pašreizējā uzstādījumā bīstamības pakāpe ir 74%, aplimtā būtu bīstamības koeficients, aplimtā tie aplimtie būtu 10 punkti, cik punkti būtu luksusforam? Luksusforam būtu uz pusi mazāk nekā šobrīd. Tas būtu atkarīgs, kā saslēgtu plūsmas. Vai šis risinājums ir ticis izvērtēts? No manas puses es neesmu vērtējis iespēju par luksusforu, jo mans darba uzdevums bija projektēt rotācijas apli. Jautājums, vai Mārkas doma dodot šādu te uzdevumu par rotācijas apli nav aprobežojusi projektētāju veidot daudz piemērotākus risinājumus? Es varu iestarpināt arī par attiecībā par krustojuma veida risinājumiem. Ņemot vērā to, ka mums ir šie 5 zaļi, atzari, ielas, dažādas ielas, rotācijas aplis ir no satiksmes drošības visefektīvākais risinājums tīri arī dēļ tā, ka tiek samazināts šis konflikta punktu skaits. Pat ja arī mums tiktu piedāvāts izvērtēt šo variantu, es īsti neredzu, kā mēs varētu objektīvi piedāvāt, kad luksusfors varētu būt labāks kā rotācijas aplis. Tad jūsuprāt, arī jūs kā speciālists, kas ir izvēlēts šādu līmeņu projektiem, spēja tikai piedāvāt vienu risinājumu. Alternatīvu risinājumu tātad nav mums iespējams. Ir daudz dažādu alternatīvu risinājumu. Viss vienkārši atkarīgs ir to, kāds ir tas sasniedzamais mērķis. Ja mums sasniedzamais mērķis ir uzlabot satiksmes drošību, tad labākais veids, kā uzlabot satiksmes drošību šajā krustojumā, ir veidot rotācijas apli. Ir tā iemesla dēļ, ka mēs samazinām šo konfliktu punktu skaitu. Tas varētu būt labākais risinājums, bet jautājums, vai viņš ir labākais risinājums pie
šī apļa izmēriem, jo, respektīvi arī uz blakus teritorijām, cik tik tuvu visi ir dzīvojamās mājas, satiksmes plūsma tāpat tās tiks bremzēta arī izbraucot no apļa, jo vietēji iedzīvotāji uzreiz kā aplis beidzās nogriež savas teritorijās, bērni staigā no papildus izveidot atzaru, cik es saprotu, arī paredzētu pieturu 6. atzarā, tiek izveidots papildus, tur ir Jā, tur tiek izveidot atdalīt pietur vietas joslu tā iemeslu dēļ, kad bija šis uzdevums ne uzdevums, bet tehniskajos noteikumos no Rīgas satiksmes, ka mums ir jāsaglabā šī pietur vieta un šī iespēja par gala punktu, un lai nodrošinātu teiksim, pēc iespējas tādu drošāku vietu, kur autobus var arī uzgaidīt, tad tika pieņemts lēmums, ka mēs viņu atvirzam nost un neveidojam pieturvietas kabatu. Tika arī izskatīts variants veidot pieturvietas kabatu, bet tuvumā pie šī rotācijas akta, kur mums ir šī daļa robeža, pieturvietas kabatu izveidot nevar. Precizēšu, tātad nav projekta mērķis izveidot gala punktu, šis vairs nebūs gala punkts, un labi, ka lai pagaida. Jautājums tātad, projekta mērķis ir izstrādāt tādu satiksmes mēslu risinājumu, paredzot rotācijas apli, iekļaujot autobusu pieturvietu izbūvi, pārbūvi, kas nodrošina drošu gājēju un autovadītāju kustojumu šķēršošanu. Tādējādi dodot pienesumu iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā un tautssaimniecībā. Vai ir ievērot šis te punkts iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu? Izskatās neviens, interesanti jautājumi, bet es varbūt atbildēšu par to, kā pasūtītājs, kā pašvaldība izvēlējās šo konkrēto projektu. Tātad konkrētajā situācijā mums nebija šaubu par tehnisko risinājumu, mēs jau to vēsturi arī izskicēju, tādēļ citi alternatīvi risinājumi netika izskatīti. To var salīdzināt ar Kantora un Lielās ielas krustojumu, kur ir Luksafora objekts izbūvēts. Tur sākotnēji pašvaldība pasūtīja priekšspēju, veicot virkni alternatīvu izvērtējumu. Un, kā zinām, ļoti ilgi gaidījām to, jo tas prasīja vēl papildus gadu, lai nonāktu pie tā tehniskā risinājuma, kas tiek pasūtīts būvprojekta autoram. Būvprojektu parasti, kur pasūta, ka tehniskā specifikācija tiek sagatavot jau vienam konkrētam risinājumam, nevis vairākiem alternatīviem izvērtējumiem. Alternatīvas izvērtējums veids priekšspētē, tas ir cits pasūtījums. Kāpēc tāds netika veikts šajā gadījumā? Es izstāstīju jau vēsturi no 2009. gada, kad Skiča projekts arī sarežģīts šāds te objekts ar 5 zariem, kā aplis, izskatīts par labāku risinājumu. Vai jūs redzat vairāk? Sarežģītāk. Vai jums statistiski ir pieeja? Jums ir Kantora un Lielā iela, šausmīgi sarežģīts krustojums, jūs viņu sakārtojat. Tur joprojām ir avārijas. Cik avārijas pēdējo gadu laikā ir notikuši šajā ārkārtīgi sarežģītajā 5 zaru krustojumā? Neviena. Es tur braukāju no Klēnciem ielas pik stundās. Stāvu 3 minūtes, lai izbrauktu krustojumu. Ar visu satiksmi, kas ir tagad. Ko jūs taisaties izdarīt? Padarīt to visu daudz sarežģītāk. Neviena avārija sakārtojiet vietas, kur Mārupē nav kur iet, ir regulāras avārijas. Kāpēc jūs aiztiekat to vietu, kur normāli var izbraukt un nekas nenotiek? Jā, vai Ir risinājumi, ir ieteikumi. Cik daudz vietās nav, kur bērniem iet. Bērni nevar pārvietoties uz mājām, viņi nevar izkāpt no transporta, aiziet līdz savām mājām. Šeit visi normāli pārvietojas. Sakārtojiet Klēnciem jau, kāpēc jums jāiztiek krustojums? Normāli tur kas nav. traucē? Lielā jau vispār diezgan. Kad būvniecības ieceres rezultāts ir izstrādāt tehniski un ekonomiski pamatotu krustojuma infrastruktūras risinājumu, nevis pieņemt par pamatu, respektīvi nav jau pat iespēja kaut kādas idejas izvirzīt. Ja tikai par pamatu jāņem jau vecais izstrādātais projekts, tad varbūt šim te projektētājiem nemaz nebija ko darīt. Neko jaunu jau neizdomājis. Tad kāpēc risinājums ir vienkāršāks? Es atvainojos iedzīvotāju kaimiņu. Es sēžu, es cenšos paklusēt, droši vien gudrākais vienmēr paklusē, bet šajā situācijā būšu muļķis. Priedīņš Žarnis, deputāts attīstības komitejas priekšsēdētājs.
Es uz šo visu skatos, un kā mēs varam viens pret otru tā attiekties. Kungs, jums ir ļoti izturīgs biceps, es apskaužu, jūs noteikti daudz trenējaties. Kā mēs varam viens otru nostādīt tādā kā prokuratūras pratināšanā, un šobrīd šo visu tā vietā, lai draudzīgi izdiskutētu, pataisīt to par bezmazliet tiesas sēdi. Pašvaldība ir rūpējusies par jūsu labklājību, ir nolīgts speciālists, kurš sadarbībā ar mūsu iekšējiem speciālistiem izstrādā optimāli labāko risinājumu. Pēc būtības, ja mēs paskatāmies kartē, visa tā lielākā sāpe ir 1, 2, 3, 4 īpašumi, kuri vistiešākajā veidā tiek skarti. Šobrīd sabiedrība tiek, manā skatījumā, musināta šo 4 īpašnieku vārdā, un rezultātā mums ir pilna zāle ar cilvēkiem. Paceļam tā godīgi rokas, kurš šeit ir ceļu inženieris vai būvinženieris? Es domāju, reti kurš. Mēs visi spriežam, diskutējam par jautājumiem, kas ir šim kungam, kurš šodien ir neapskaužamā situācijā un tiek bezmazliet pratināts. Tā ir viņa ikdiena. Viņš ir speciālists, viņš zina, ko dara, viņš zina, kā izvēlēties pareizāko risinājumu. Mūsu ikdiena ir tur dzīvot. Es saprotu. Kungs ir viena neapskaužamā situācijā, un jūs metaties viņu aizstāvēt, ironizējot, un izsmējot cilvēku, kurš filmē šo Izsmējot. Bet mēs visi katru dienu. Es dzīvoju turpat blakus, es braucu to maršrutu reizes 10 dienā vismaz, un tur ir problēma. Nebrauciet. Man ir jautājums, jūs cīnījāties par ozolu, pie skolas. Pie manas sēdz ir tieši tāds pats ozols. Tur ir problēma? Mums ir piemineklis, represēto. Jūsu bērns mācās 1. klasē. Viņš ievēros kultūras novada tradīcijas. Visi Lāčplēša dienā iet. Kur tas viss būs? Mēs to vienkārši iznīcinās. Tur vajag apkūrt. Pareizi. Jo visa tā vieta, kur nāk skolēni, kur pulcējos, kur iet ar ģimenēm lāp bērnus, viņas vienkārši nebūs, jo mums vajag apkūrt. Kāpēc jūs par to nerunājat? Par ilgtspējas attīstību. Mēs runājam ne par vienkārši ilgtspēja tieši ir skatīties uz risinājumu, kas būs ilgtspējīgs. Uzbūvēt vienkārši infrastruktūru, vairāk lielāku, lai nāk fūras, lai pēc tam vēl kaut kas Tur jau tā varētu lieta, ka nākt. šobrīd ir uzburts lielais bubulis dēļ fonda nosaukuma. Lielais bubulis ir fūras, tās fūras tur ir, viņas vairāk divi nenāks. Kāpēc viņas nevar palaist apšā? Viņas jau tur ir. Bet viņām jau uztaisīja ceļu pie lidostas. Tur ir jautājums, vai viņas stāvēs šobrīd pie krustojuma neregulēta, vai arī viņas izbrauks par rotācijas apkārt. Viņas tur jau ir. Viņas var apkārt apbraukt. Tur viss tur ir, kur apbraukt. Iedzīvotāji mīļie, jūs varat uz mani izmest žulti, ja vēlaties, bet, ja mēs paskatāmies kartē, tad, piemēram, šeit ir acīm redzam izbūvēts žogs uz pašvaldības īpašumu. Tā tie ir tie patiesie iemesli, kāpēc uz pašvaldības zemes. Jā, tāpēc, ka agrāk bija cita sarkanā līnija, painteresēties dokumentos, tie žogi ir 30 un 40 gadus, cik jūs te nedzīvojat. Un viņš atrodas uz pašvaldības zemes, un tie ir tie patiesie iemesli, kāpēc mēs šodien šeit sēžam. Pārcelsim 80 centimetrus. 80 centimetrus pārcelt, ko jūs no tā iegūstat? Viņa kļuva? Un tad viņi pirka to zemi. No pašvaldības cilvēki pirka par naudu, tagad tad iedeva to zemi. Ja tagad jūs paskatiet, tā ir pašvaldības zemi. Bet tā, ka mēs dabujām, mēs viņu pirkām gan par certifikātiem, gan par naudu, tagad mums viņu piešķīra. Ļoti vienkārši tagad gudri runāt un visu Es par to, ka šie kompleksi risinājumi ar mērķi uzlabot satiksmes un gājēju drošību. Cik no jums ir stājušies uz Plenciem ielas tumšajā naktas stundā un iedzīvotājiem lūguši pielikt atstarotāju vai kaut vai ieslēgt lukturīti? Es to daru regulāri. Tā ir viņa personīga atbildība. Jā, gājēji ietver arī ir šī projekta sastāvdaļa. Pret konkrēto risinājumu, kā pašvaldība var neizsludinot tādu pašu konkursu par labāko risinājumu smagā tiešām krustojumā, kā jūs sakat, pieņemt lēmumu, kas balstīts uz vēsturisku notikumu. Kāpēc jūs domājat, ka šis nav labākais 8. gadījumā izdomāts. Tāpēc, ka jūs neesat piedāvājuši citu, jūs neesat pateikuši, kāds būtu risks, ja tur nebrauks fūras, piemēram. Esat aprēķinājuši. Varbūt tas nebūtu nekāds risks. Es piedāvāju speciālistam jautāt labāko risinājumu, jo es apšaubu domas, nezinu, kuras vienas personas, 2 vai 3 personu rasto risinājumu. Es neuzticos, jo visi risinājumi un
visi darbi, kas ir bijuši saistīti iepriekš ar domu, ir noveduši tikai un vienīgi pie negatīva rezultāta. To pašu var teikt par kanalizāciju, kad es pēc tam dabūju maksāt par nezinu cik kubiem, cik izlīst jūrā apmēram, tāpēc, ka pašvaldība saulēcīgi nesakārtoja no savas puses lietas, atzvanījos, man solīja, nezinu, ko risināt. Pašvaldība vienmēr sola risināt, reāli risinājumu, gan zemes gabalu aplūšanai, ka nāks no ceļiem ūdeņi, nav. Vibrācijai reāla risinājuma nav. To, ka man 4 metri aiz loga brauks fūra, un ja viņa iegāzīsies man mājā, risinājuma nav. To, ka tur ir gājēji pārējas, kur cilvēki ir daudz bērni un brauc fūras. Un viņas bremzēs un stāsies, un viņām ir grūti bremzēt. Bet viņi šobrīd jau tur brauc un bremzē. Tātad jūsu priekšlikums ir vispār... Aizliegums zīme. Aizliegt tur brauc. Aizliegt brauc. Radiet citu risinājumu krustojumu. Te atkal mēs nonākam pie jautājuma, cik no mums ir satiksmes plānotāji, būvinženieri, cik no mums var... Jūs visi esat plānotāji? Nē. Vai projektētājs šis vienīgais ir izvērtējis? Pēc procesīs, bet es skatos uz šiem cilvēkiem un es viņiem uzticos. Emocijas pievalda. Jo patiesībā tā problēma, tas kā es to redzu šeit ir parādījusies, ka mēs neesam pret progresu, bet kāpēc pirms tika defaultā pieņemts, ka aplis ir labākais risinājums, nebija sabiedriskās apspriedes. Es saprotu, likums to neprasa, bet elementāra vēlme aprunāties ar cilvēkiem, likuma gars to prasa gan. Komunikāciju mēs iespējams būtu varējuši novest arī nedaudz labāk. Tur es jums varu piekrist. Bet tāpēc tagad meklēsim risinājumu, kā mēs varam veikt izmaiņas tā, lai visas puses ir apmierinātas, vairāk vai klasisks mazāk. piemērs iz nesenas pagātnes. Mēs varam saplēsties viens ar otru par to, kur mēs piņķos pupuķi statuju novietosim. Mēs varam par to diskutēt, rakstīt iesniegumus, vienam vajag pie gurķīša ūdenskrātuves, vienam vajag pie krustojumu, citam vēl kaut kur. Mēs visi esam tādas personības, ka mums visiem ir viedoklis. Tikai jautājums šajā gadījumā, kurš no mums tiešām ir ceļu inženieris un kurš to drēbi tiešām saprot. Tas neesmu es. Jūs kā jurists runājat ļoti labi, bet pupuķis un iedzīvotāji ir pilnīgi nesalīdzināmas lietas. Nesalīdzināt lūdzu pirkstu ar es atvainojos. Kā jūs varat pievest tādu piemēru, kur reāli ir jāstaigā iedzīvotāju bērniem, jābrauc tur ar kaut kādu pupuķi? To tikai jurists. Tur staigā mani bērni. Jā, tas ir mans ikdienas maršruts. Arī es dzīvoju pārsimts metrus no šīs vietas. Jautājums, ja pārējiem nav tādi paši speciālisti kā Business Solution, tad kāpēc par pamatu pieņēmāt jau saknē, ka aplis un šis risinājums ir vislabākais? Te šobrīd saklaus to, ka, principā, ja mums būtu 3 priekšlikumi, no kuriem mēs būtu izvēlējušies apli, tad lielākajai daļai viss apmierinātu. Šobrīd problēma ir ar to, ka ir viens priekšlikums. Mēs varam atgriezties un pārlekt uzreiz, ja jūs neesat ieinteresēti atbildēt uz mūsu jautājumiem, jūs paši uzaicinājāt, lai rastu atbildes uz mūsu jautājumiem, tad tā arī pasakiet, ka mēs nedrīkstam uzdot jautājumus. Nē, jūs drīkstat uzdot jautājumus, bet... Jūs jau pretīm uzbrūkojat. Es varētu teikt, pēc tam, lai jūs paturpināsiet. Kā pašā sākumā minēja, šis ceļa posms bija Latvijas valsts ceļa posms. Bija. Mēs neesam nekad vēl apšaubījuši Latvijas valsts ceļu kompetencē, kur viņi ir izstrādājuši. Jūs smaidat, ļoti labi. Mēs visi varam pabeigt šeit, mēs varam aiziet, cienītie. Mazliet uz priekšu šeit ir Daugavas iela. Daugavas ielas aplis ar 5 atzariem. Es pilnībā piekrītu jūsu, izteiktajiem bažām par smagiem transportiem. To jau mēs esam norādījuši īpašumu pārvaldei un lūguši apskatīties, vai viņus nevar tomēr laist caur C19 turien. Bet mēs nekad dzīvē nevarēsim izslēgt to, ja viņam ražotne ir turpat blakus. Es nevaru aizliegt jums iet uz mājām. Kaut vai jūs varbūt šķērsojat mani īpaši. CMR viņam atļauj iebraukt teritorijā. Bet man liekas saprotama par to, ka visi mēs gribam, lai ir sakārtots. Jūsu baža ir par to, ka ir vibrācija, smagās mašīnas, troksnis. Remonta laikā vispār nerunāsim. Remonta laikā mums arī savā laikā, ka būvēja Daugavas ielu, bija šeit ļoti liels troksnis. Mēs arī tagad dzirdam to, ka brauc garām. Jūs šeit nenakšņojāt. Arī ļoti daudz, kur citur novadā notiek troksni un
arī ir visa vibrācija, ir putekļi, es jums pēc tam personīgi varu pateikt, kur man ir putekļi, un es priecājos par to, ka kaut kādā starposmā būs tas uzlabojums, ja? Bet es pievienojos Arnim, ka manuprāt, ka mēs te vienkārši šķēpus vienam otram metam virsū. Ziniet, kā man izklausās, ka mēs uzdodam jautājumus, uz kuriem jūs nevēlaties atbildēt vai atbildat ar tādām statiskām frāzēm, ka ir šausmīgi viss izpētīts, tikai kas tieši, kad tieši, kaut kādas 2 stundas satiksme pētīta. Kāpēc vienā krustojumā var taisīt konkursu par... Jā, jūs apšaubat. Okay. Jā, es apšaubu, ka tas ir labākais. Jo es neesmu ceļī. Bet jūs esat šeit, tāpēc, ka tas Excel vispār nav parakstīts. Bet es uzticos to, ka Latvijas valsts ceļos ir pietiekami augsti. Es ļoti atvainojos, ka tas, ko jūs tagad darāt, saucas par referētingu, jūs mēģināt kaut kā uzmanību novērst uz Latvijas valsts ceļiem par to, ko mēs diskutējām. Tāpēc es gribētu pajautāt, Latvijas valsts ceļi. Viņi ir gudri, viņi tur organizē transporta plūsmu, visas tās lietas, valsts mēroga, visu kārtību. Ja? Šo projektu viņi izdomāja, kurā? 8. 9. gadā. Un toreiz tas varbūt derēja. Šobrīd tas, mēs nezinām, vai tas tiešām der. Tur bija pētījumi par transporta plūsmu. Nebija no, teiksim, 8. gada, no to nevajag. Bija no 16. gada. Redzējām, ka palielina tā plūsma tagad atgriežas atpakaļ pie 16. gada līmenī. Bet vai kāds mērīja gāju plūsmu, velosipēdu plūsmu, tas mazāk aizsargots dalībniekus, ceļu satiksmes dalībniekus, jo progresīvas vietas kaut kādos Eiropas valsts galvaspilsētās vai pat tādas kā pierīgas pilsētas, tāda tipa suburbijas, ja. Lielam visi, ja mēs runājam par ilgtspējīgo attīstību, ja, visi domā par urbanismu, lai gājiem būtu drošāk, lai velosipēdiem būtu drošāk, ja. Un ceļus un apļus taisā šaurākus pēc iespējas, jo šaurāk nozīmē lēnāk parasti autovadītājiem, ja. Tad mēs par to ir jautājums, kāpēc mēs mēģinām kaut ko uzlabot, bet mēs mēģinām to pielāgot kraunēsējiem, gan fūram, nevis cilvēkiem. Mēs 8. gadā bija skice, viņš nav copy-paste 8. gada skicē. To uzreiz vienkārši mēģināt saprast, viņš nav. Arī ņemot vērā kilometru radiusā šeit ap jūsu mājām ir vairāk kā 2000 deklarētās personas. Arī tas tiek ņemts vērā. Bet Aplis, manuprāt, šeit ir arī pietiekami labi un kolēģiāli žurnālisti, kur var pateikt, ka Aplis, ja mēs paši mācētu pārvietoties, labi, ka šis nav 2 līmeņi, teiksim, tad arī satiksmes intensitātei tas ir drošākais veids. Jā, raidījumā parāda vienu vietu, aiztaisim ciet. Es domāju, ka jūs kā iedzīvotāji nāksiet un teiksiet tev, kāpēc man tur jābrauc apkārt. Es esmu pāraiztaisīšu un, piemēram, Silnieku ielē. Bet par pozīciju, konkrēt lokācijas. Labi, jautājums, ja mēs vairs nedrīkstam uzdot tos jautājumus, tad mēs pievēršamies pie uz kurien mēs ejam un kur mēs gribam, priekšlikumu. Es drīkst īsi iekomentēšu, ja 2008. 9. gadā Aplis tika atzīts par drošāko un pareizāko risinājumu šajā vietā, pieaugot iedzīvotāju skaitam, automašīnu skaitam, gājēju skaitam, droši vien Aplis joprojām ir drošākais un pareizākais risinājums. Tas nestrādā uz otru pusi. Jautājums, vai vajadzīgs tik liels Aplis? Jā, tieši par to Es biju apmīsmēr, mēs nonākam atkal pie skartajiem iedzīvotājiem, kas ir sakni visam šodien. Kāpēc jāveicina kravas automašīnu plūsmu šeit? Tas varbūt ir jebkura kungs, bet tas lai mēs šobrīd sēdētu pie viena galda kopā ar 4 iedzīvotājiem, kas ir skarti vistiešāk tā vietā. Šobrīd diskutējam 40. Jūsu zemes cienīgi. Kā jūs runājat? Un jūs palaist gar mājām. Katra cilvēka privātais super sajūta. Svēta lieta un zemē sadzīves apstākļi, dzīves apstākļi pasliktinās. Ļoti jūs saklaus un dzirdat, bet tieši tāpēc pirms pirkt īpašumu ir jāskatās plānošanas dokumenti. Kāds pirkt? 100 sarkanās līnijas 2014. līdz 26. gada teritorijas plānojums un lokāla plānojums 18. gadā. Es par sarkanajām līnijām runāju. Tās vēl katru, jā, ik pa laikam pārvēl sarkanās līnijas. Dokumenti, kur
apspriešanā ir jāiesaistās. Tas ir jūsu pilsoniskais pienākums. Tas tika apspriests. Jūs zināt, ka tās sarkanās līnijas, zināt, ka tās sētas uzcēlas. Jūs zināt, ka pārcēl jau vienreiz sarkanās līnijas un mūs jau vienreiz atmet mūsu privāto zemi. Tāpēc man katru reizi, kad jūs izdomājat kaut ko mainīt, un tagad jūs ceļā jaunajam aplim atkal noteiksiet sarkanās līnijas, kur jūs man brauksiet gar ausi? Ir jāiesaistās publiskajās apspriešanās. Kādi ir publiska apspriešana par šo? 2023. gadā no 20. septembra līdz 20. oktobrim notika publiska apspriešana Lienciem iela 41 lokālu plānojumā. Saņemts uz 3 lapām iedzīvotāju parakstē, skaitā arī pieļauju, ka lielākā daļa no tiem, kas šodien šeit ir. Un ir noprotokolēta sanāksme, kurā ir minēts apļveida risinājums kā viens no šiem te gala risinājumiem, un iedzīvotāji savā vēstulē ar 3 lapām uz parakstiem ir lūguši, kamēr nav drošības risinājumu Lienciem ielai un krustojumam, tikmēr šo lokālu plānojumu nerealizē. Lokālplānojums uz šo brīdi nav realizēts, uzņēmējs nav turpinājis savus ieceres. Pašvaldība šo te apli rādīja šajā 24. gada 29. janvāra sanāksmē iedzīvotājiem, kas ir noprotokolēta, un tas tika arī pieņemts kā paļāvība, ka tālāk šie risinājumi ir akceptēti. Viens no risinājumiem. Viens no, bet tikai viens. Nebūvēja slikti, būvēja mapis slikti. Apspriešana ir notikusi. Tas nav tikai jūs esat par mazāku, par samērīgāku. Par kraus transportu ierobežošanu. Par mazāku apli, kā ar sabiedrisko transportu, ugunsdzēsējiem, kā ar autobusiem, kā ar militāro transportu. Tas arī par pagastu ceļiem nav militāram transportam jāpārviet. Kurš šobrīd nevar piebraukt? Bet man nevarēs pie mājas piebraukt, jo man nebūs 4 metri starp sēdu un Fūri ir diskusijas veicināšanai pieliet benzīnas. Tā ir realitāte. Fūris tur jau ir šodien. Fūris ir šodien, bet ir izbūvēts C19 ceļš, kas iet caur DHL un Piči, C19, C16 ceļi, kas ir tieši veidot ar šādu te mērķi, kā mēs visi zinām. Kas droši vien novirza ļoti lielu daļu no šī brīža transporta plūsmas, kas būtu pie jums, bet pateicoties C19, liela daļa novirzās tur. Nu, lūk, tātad es domāju, ka visiem ir iespēja to saprast, ka tas būtu ļoti laba alternatīva, lai visus šos te smagās plūsmas no Lienciem ielas aizvadītu caur turieni. Jo turiem ir 2 privātie īpašumi, kā teikt, atņemta zeme, viņi jau ir cietēji. Tur ir daudz citu privāti īpašumi, un tas ir tāds jēdziens NIMBY, not in my backyard, ne manā pagalmā. Virziet uz turieni, tikai ne pie manis. Un tā ir šodien. Bet tas ir ceļš, tas ir ceļš, ne jau šādu dārzu. Tas ir ceļš izveidot. Tas ir dārgs. Ceļš ir domāts braukšanai. Tas ir dārgs kādam citam. Kam citām tas ceļš viedē? Jūs esat tādi, šeit 1300 uz tā kāda cita. Gaida līdz šai dienai kompensācija. No Mārtas novada pašvaldības 40 gadus. Un līdz šim brīdim nav nekas kompensācijas. Šeit ir stāsts, ka tādā veidā jūs piedāvājat uzlabot jūs iedzīvotājus, nostādot faktu priekšā. Nav informācijas ne par kompensācijām, ne par skaņas, ne par vibrācijas uzlabojumiem, izstrādājot projektu un iedodot iedzīvotājiem parakstīties. Tas ir veids, kā jūs ar iedzīvotājiem komunicējat un kā jūs viņus ietekmējat. Vilciens esot aizgājis. Jo īstenībā izmaiņas drīkst veikt arī šajā te Eiropas komisijas finansētajā projektā. Un tā ir normāla noteikti prakse, kad projekta ietvaros, kā mēs zinām, palielinās izmaksas, tikpat labi var arī samazināties izmaksas un grozīt kaut kādus, kā teikt, plānus. Bet galvenais ir sasniegt to mērķi, ko jūs esat nosprauduši. Vai ne? Mērķis jau visiem viens ir. Un diez vai mēs esam pret šo mērķi, ko jūs paši esat uzrakstījuši. Ja mēs tad novirzam šo te smago transportu pa jaunizveidotajiem ceļiem, tad mēs, kā speciālisti, saredzam, ka šo te apli ir iespējams arī veidot mazāku. Daudzās Eiropas Savienības valstīs ir pat vienkārši uzzīmēti apli. Nav vajadzīgs nesamērīgi liels puķu dārzs tur pa vidu. Man noņem dārzu, bet šeit izveido dārzu.
arī par domas tātad noteikti finansēto budžetu jāapkopj. Iekrītu skaisti, bet iespējams nesamērīgi. Tālāk runājot par šo te izveidoto pietura caurbraucamo līniju, kas vairs nav gala punkts, kas atkal aizņem nesamērīgi daudz vietas, tiek zaļā zona, kā teikt, iznīcināta, tiek bruģēts vai asfaltēts ceļš, un jautājums mums nav skaidrs, kādēļ šeit ir jābūt tādam atceram, lai visu šo te vēl sarežģītu. Kāpēc pietura nav izskatīts, ka tiek pārmest uz vienu un uz otru pusi? Un attiecīgi, jo kas notiks situācijās, kad autobus, kā jūs minējāt, pastāvēs, salūzīs, piestās, kaut arī nav galvotājums, bet būs situācijas dažādas. No rītiem 7. autobus atbrauc reizē ar skolānu autobusu, vienā laikā jau. Un jautājums, kur bērni tiks izlaisti? Ja stāvēs pagaidīs priekšā 7. Kur bērni tiks izlaisti? Vai pēc tam tas autobus skolāni brauks atpakaļ vietā, vai viņš šeit izlaidīs, vai tomēr brauks uz vienu? Ok, bet kādēļ ir nepieciešams sarežģīt šo te tik ļoti sarežģīto zonu un vēl ar šādu te? Tāpēc, ka 7. maršruta autobus, tas izmaiņu maršruts, viņš jau nav apstiprināts, viņš ir šobrīd tādā, cik arī saprotu, pēc komunikācijas no Rīgas satiksmes, viņš tādā aspriedes stadijā. Nav arī teiks, ka viņš būs apstiprināts rīt, pēc gada vai pēc 2 gadiem. Tad jautājums, mēs atkal neskatāmies tālredzīgi, bet ko mēs pēc tam ar to caurbraukumu darīsim? Viņa kalpo arī kā pieturbieta, tur ne tikai 7. autobus iedas, tur arī iedas 55. Un tā ir plānots, kad tur arī tiks uzņemts skolā. Jā, mūsuprāt, tas nesamērīgi izmanto neliederīgi šo te zonu, kur varētu pārvirzīt šo te apli. Apli īsti jau uz to pusi nevar pārvirzīt dēļ silnieku ielas pieslēguma. Tā iemesla dēļ, ka mums jānodrošina kā minimums atkritumu vedēju un griešanas trajektorijas, un tā lielākā problēma ir silnieku ielas izbraukšana. Izbraukšana uz rotācijas apli. Jā, tā lielākā problēma attiecībā uz apli novietojumu ir šī trajektorija. Mums ir kurā gadījumā no visiem atceļiem, kā minimums ir ugunsdzēsēji, atkritumu vedēji, un tāpēc tas ir furgoni, kas ir 9-70 metru garumā. Un, lai nodrošinātu viņiem griešanās trajektoriju, lai viņi nerautu nost apmals, tad jā, mums jāpietuvina aplis šim te noteiktajiem rādījumam. Un kā jūs arī minējāt, jā, protams, mēs varam diskutēt, ka slēgt ielas un tā tālāk, bet tad, ir, protams, tas lielais jautājums, un tas droši vien arī kolektīvi droši vien no pašiem silnieku ielas iedzīvotājiem vai apjēmas biedrības, ka, pieņemsim, ir daudzās dažādās Latvijas vietās šīs apjēmas biedrības. Ja, pieņemsim, apjēmas biedrība pasaka, mēs gribam šeit noslēgt ielu. Mēs varam apskatīties šo variantu, bet, pieņemsim, arī ar šo ielu noslēgšanu ir tāda situācija, ka atbilstoši Vārtas teritorijas apbūves noteikumiem, lai veidotu šo lai nevarētu nodrošināt šo ielas caurbraukšanas spējas. Ielas galā jānodrošina atgriešanās laukums, kas ir vai no 16 rādījusu, vai arī ar kvadrātu, kas ir 12x12. Ne Meldriņa ielā, ne Silnieku ielā šādu izmēru īsti nodrošināt nevar. Tur vairs nav, kur izbūvēt, tur ir apbūvētas teritorijas. Un slēgt funkcionējošas ielas, tas arī ir nedaudz egoistiski. Meldriņa ielā ir iespēja pašvaldības īstenībā aizkārtēt. Jā, ir iespēja tātad šo te Meldriņa ielas atzaru atvieglot, šo te atkal zonu, un aiz kapiem, kā zināms, ir iegūts servitūta caurbraukšanas ceļš, par cik ir izbūvētas mājas, un līdz ar to šos te Meldriņa ielas iedzīvotājs varētu pārvirzīt ap kapiem. Protams, tas paredz, ka ir jāuzbūvē asfalts, jānocērt dažas priedes,
bet ir jau labā praksē C19 projektā, kur tika iznīcināts Priecas kāpu zonā. Domāju, ka pat šeit es arī netiks sākums īstenības. Tiek saņem vērā, ka attīstās šobrīd dzeltenību. Tiks realizēt projekti, ja? Un tikko kā pabeigs dzeltenības pārbūvi posmā no Stīpnē ceļa līdz Lielai ielai. Tā tur būtiski pieaugs satiksmi, tā arī savienojošā satiksmes mēģinās no Zeltņielas braukt ārā, un tur Meldriņielai pieaugs šī te nozīme, jā, tur pieaugs. Bet kad vairs nebūs dzīvojama zona? Es nezinu, kas būs. Tas ir īsti tas jautājums, kas Kā tas jūs veidojat projektu, bet iespējams? Tāpēc, ka ceļu lietotājs izvēlās pats braukt tur, kur viņam ir ērtāk. Un tur, kur viņam ļaujiet pateikt, jā. Būs, ja tur būs dzīvojama zona, viņš brauc, varbūt cik viņš ārāk aizbrauc. Šobrīd mēs neatceļam šo dzīvojumu zonu, bet viņš varēs izbraukt cauri, jo tā būs pašvaldības iela, un pašvaldība neslēgs šo ielu, tāpēc, ka kāds negribēs, kas braukt cauri. Kā būs pašvaldības iela? Ja tad dotajā brīdī nav pasarāta? Meldriņiela ir pašvaldības nozīmes ielas status. Nav pašvaldības iela. Nedēļ dzeltenība. Bet caurrozošo satiksmi. Caurrozošo satiksmi, kā es minēju, lūgums izskatīt un virzīt cauri aiz kāpu zonas ielu. Jā, bet īstenībā šajā gadījumā Meldriņa jautājumā nav problēma. Nē, tu jau arī iepriekš minēji to, ka tas atpļu novietojums ir dēļ šīs nopļojas rādījus, kas ir Stīpnieku ceļš un Silnieku iela. Mēs nevaram to atvirzīt uz labo pusi, jo mums tur būs ļoti tāda plata neizmantojama zona, kas var radīt papildus bīstamību. Tādēļ mēs mēģinām tās trajektorijas veidot tā, lai viņas būtu kaut cik jēdzīgas un būtu, Varat mums parādīt, kur vedīt tos papildus šīs? Tur man jābūt atpaļām, lai būtu loģiski izbraucams, lai nebūtu jāmēr jo šo te trajektoriju mēs esam likuši ar tādu domu, ka tā kā šeit uz Silnieku ielas nenotiek smagā transporta kustība, mēs šo rādījus esam veidojuši tā, lai varētu nodrošināt ugunsdzēsēju transporta kustību, atkritumu un furgonu. Nodrošinātu furgonu, kas ir 9 metrīgi. Viņi principā ir atkritumu vedējs, ugunsdzēsēji, viņi visi ir vienādā izmērā. Lai nodrošinātu šo trajektoriju, lai viņi nelaustu ar apmēru. Ja mēs pārplūdītam uz labo pusi, mums šī daļa nemainās. Mēs nevaram šo daļu izmainīt. Bet aplītis var atgriezties. Jā. Mēs jau arī pieņemsim, lai tiktu mājās vienā vai otrā variantā, arī rotēsim, aizbrauksim uz lielajai ielai, un tad brauksim atpakaļ negriezīsimies. Kādā ziņā? Ja tur ir samīgs, mēs tā nav šeit samīgs redzams. nevarēsim iebraukt uzreiz. Saskaņojumos bija samīgs un norādīts, kas ir attīstīts visiem iebraucamajiem ceļiem priekšā. Kā jūs nodrošināsiet piekļuvi privāti īpašumiem? Es no vienas puses varēšu varbūt iebraukt, no otras puses man nebūs atļauja. Kur man, piemēram, braucot no Jaunmārkas, kur es braukāju regulāri vedu bērnus mūzisko, no Plieciņas, kur man caur Ākli būs LR attāl līdz Rīmīgi, līdz ģimnāzijai, kur būs jāizbrauc atgriezties, lai es varētu kreiso pagriezienu uztaisīt savā īpašumā. Pirmā atgriešanās vieta, kur var atgriezties pretēji braukšanas virzienā, ir pie Smiltnieku ielas, kas ir nepienami 100 metru tālāk. Ja tur stāvēs rinda, kas brauc uz Ākli, kur es iebraucu? Kāpēc es vienkārši maukšu no reizmiem? Jums tiešām tas liekas adekvāti? Jūs ko? Tagad jūs man sakat, ka vajag 12 reiz 12 metru, lai atgrieztos. Un man piedāvājat griezties vienkārši ceļa vidū. Kad Meldriņielu un Silnieku varētu taisīt ciet. Tas, ka tiem varēs braukt. Parādiet, kur es varu atgriešanu. Mēs diskutējam par variantiem. Jā, ja smagais šeit nevar izgriezties, tad viņš loģiski var atbraukt Ākli iegriezties, jo pieminot, ka tāpat kā šeit iedzīvotāji brauks un griezīsies kaut kur. Es saprotu, jūs piedāvājat variantus, bet lūdzu ņemam vērā to, ka ir divas lietas.
varianti, kā mēs to visi saprotam, un varianti, kurienē kāds apliecina ar savu certifikātu. Bieži viņi neiet. Bet tas ir tikai viens variants, tie nav varianti. Jums nav bijuši varianti. Jūs esat izvēlējušies vēsturisko variantu, balstoties uz Latvijas ceļu speciālistiem, kas bija 2008. gadā. Es atvainojos, kā ir attīstījusies vispār visa pasaule, jā. Jūs attīstat šo ceļu virzienā, lai būtu urbanizācija, nevis ilgtspēja ar zaļumu, ar normālu piekļuvi, tas nav normāli ilgtspēja. Jā, šeit ir ilgtspēja biznesa. Drīkst kaut ko pateikt arī. Es apzināti pusē visu šo laiku. Tikai pēc būtības sakiet. Es tagad padomāšu, vai pat labs dienu teikt, ja? Vai dienu? Tātad, es apzināti pusē visu šo laiku, jo es saprotu, ka emociju šeit pietiek. Es jūs saprotu. Tādiem žēl ir un neko nevar padarīt. Bet es arī saprotu to, ka šodien nav tā diena, kad mēs nonāksim pie kaut kāda vienotas lietiem. Es dzirdēju kolēģus, un man nav pamata viņiem neticēt, un es dzirdēju jūs, un diemžēl mums kaut kā, šajā situācijā būs jāizlavierē vai jāatrod kaut kāds risinājums, vienalga, uzlabojot kaut kādus drošības nosacījumus vai kā citādi. Tādēļ man ir priekšlikums. Es domāju, ka varbūt pārdomājam to, ko šodien mēs esam katrs pateikuši, to, ko esam sadzirdējuši, un satiekamies varbūt tādā kompānijā, ka nevis mēs viens otra viedokli apšaubam, bet varbūt jūs variet savā komunā deleģēt pārstāvis, kuri atnes šo viedokli. Mēs savukārt pastrādāsim pie kaut kādiem vēl papildus risinājumiem, un, kā es minēju, drošības risinājumiem, varbūt pie kaut kādiem varbūt nedaudz netradicionāliem, un tad mēs satiekamies vienā jaukā dienā un izdiskutējam. Jo skaidrs tas, ka nav mums šodien lāpsti jāiet uz zemi, tas arī ir fakts. Bet droši vien pie kaut kāda risinājuma mums tomēr kopā būs jānonāk. Un es droši vien, tieši tāpat kā jūs, negribētu, mēs tagad ar varu piespiežam vienu vai otru pusi kaut ko rīkoties, jo šobrīd es redzu, ka ir tikai divi risinājumi. Vai tas risinājums, kas ir uzprojektēts, vai tas, ka mēs neko nebūvējam. Arī tas ir risinājums. Bet tāpēc ir aicinājums padomājam kaut ko, katrs varbūt savā bariņā vai savā burbulī un satiekamies uz vēl vienu produktīvu sarunu, noliekot malā emocijas. Un citādi jau mēs tur nepaksīšu. Es atvainojos, man jautājums, vai tad mums savā bariņā būs arī jāatrod inženieris, kurš varētu piedāvāt Nē, tas nav nepieciešams. Varbūt mēs varam. Viens no argumentiem no mūsu puses ir tāds. Nē, ja jūs atrodiet inženieri jūsu pusē, kurš ir arī ar certifikātu un atnāk ar izcinājumiem, kāpēc gan ne? Tādā gadījumā jā. Drīkst pajautāt, kurā brīdī kāds no jums izteica iespējamību, ka kaut vienam priekšlikumam varētu nākt pretī? Bija tāda atbilde? Es domāju, ka mēs visi mētājāmies ar idejām no visām pusēm, bet... Jūs atfutbolējāt. Nē, es un ievaks par jūsu nesteicināšanos un manīm norādu uz to, ka jūs neesat īstajā vietā. Mēs varētu uzaicināt Meldriņu ielas iedzīvotājus, palūgt viņiem, kāds ir jūsu viedoklis, ja mēs slēgsim Meldriņu ielu no šīs puses. Atbilde būs nē. Jūsu priekšlikums. Mēs paaicinātu Silnieku ielas iedzīvotājus, mēs viņiem informētu, mēs slēgsim jūsu ielu no šīs puses. Atbilde būtu nē. Kā mēs nonāksim pie kompromisa, ja mēs kā kaimiņi viens uz otru rādam ar pirkstiem, ka labāk pie viņiem nekā pie mums? Kāpēc visas atbildes pie viņiem nebija teikts? Mēs piedāvājam variantus. Ne pie viena mēs nepiedāvājam cita pie viņiem. Mēs piedāvājam normālus, adekvātus risinājumus gan par fūru novirzīšanu apkārt, gan par iespēju slēgt kādu ceļu posmu, vienvirzienu pārvērst. Bet mēs jau sadzirdējām, jā. Bet jūs neatbildat, ka jūs vispār par to domāsiet. Jūs atbildēties ar vēsturi 2008. Bet es tikko teicu, ka mēs esam gatavi vēl vienai sarunai un produktīvai sarunai, nevis emocionālai. Tieši runājot par produktīvo, jā. Es šajā municipalitātēs
sanāksmē pielūdz pirmo reizi, ja, bet ja tas būtu man darba sanāksme, tad mēs to sanāksmi beigtu ar kaut kādu aģentu vai nu nākamajai sanāksmē, vai nu sarakstu, ko mēs gribam izdarīt līdz nākamajai tikšanai, ja. Un to, ko jūs teicat, ka jūsu vārdi vai nu būvējam šito, vai nebūvējam neko, tas nebija tas, ko mēs stāstījām, ja. Varbūt vismaz pierakstīsim kaut kādus variantus. Ja mēs runājam par kompromisiem, tad mazāk šaurāks aplis ar aizliegumu caurplaukt fūram būtu kompromiss. Viens no kompromisiem, to varat pieķiksēt, ja? Sāksim varbūt ar to. Mēs, es domāju, ka piefiksējām visu šo, diezgan labi arī atmiņu pagaidām strādā. Un mēs šo droši vien izdiskutēsim arī ar mūsu speciālistiem. Mēs varam izdiskutēt, bet aizliegums fūrām mainoties situācijai, tas nav kompromiss, tas ir ultimāts. Tur fūras šobrīd jau ir. Sakiet, lūdzu, pašā sanāksmes sākumā šķiet, ka Krēmers kundze minēja, ka projekta mērķis ir uzņēmējdarbības atbalstam, vai ne? Projekts tiek realizēts ar uzņēmējdarbības atbalstu. Tieši tā, tas nozīmē, ka fūras pārvirzīt mēs nevaram. Tas nozīmē, ka šis projekts ir tieši paredzēts tam, lai caur to brauktu fūras, vai ne? Nē, tieši ar to projekts nav paredzēts, bet projekts tiek realizēts sadarbībā ar uzņēmējiem. Un tas, kādēļ mēs fūras nevaram šeit aizliegt, viena lieta viņš šobrīd brauc, otra lieta, es arī jau to pieminēju, ilgtspējas attīstības stratēģijām šī ir tranzīta iela, šis ir tranzīta krustojums. Jā, tātad jautājums par to, un ierosinājums par to, ka fūras tiek pārvirzītas prom, vispār nevar tikt īstenotas. Var būt dažādi risinājumi, kā mazināt fūrēm iebraukt šajā krustojumā, lai pārvirzītu viņus caur turienu, bet mēs nevaram aiziet. Tostarp jau pieminētā C9 Tas ir būtisks atšķirības, un tas ir tas, par ko mēs noteikti varam domāt, bet ne aiziet. Nevilti vienmēr Linciem ielas Vītnieku ceļš un Kantoru iela ir bijuši Latvijas valsts ceļa pārziņā. Mēs šobrīd esam kā pašvaldība pārņēmuši no Latvijas valsts ceļiem šīs ielas, bet tās vienmēr ir bijušas maģistrāles savienojošas artērijas reģionā. Mums ir vienkārši jārada situācija, lai tām fūrēm te negribētu uzbraukt. Tad veidojam mazāku apli. Bet kā jūs to darat? Tas ir par to, ka mēs tā kā tās fūras radam situāciju, ka viņām tur nav vēlmes braukt. Tāpēc, ka ir jāizprot, uz kuriem viņas brauc, kādā maršrutā. Varbūt nav pamanīts, ka ir radīta cita infrastruktūra. Tas viss ir izpētes variants, bet tas nav nerealizējams. Bet tas, ko es noteikti gribu uzsvērt, mēs nevarēsim aizliegt. Jā, tieši tāpēc, ka mēs nevaram aizliegt, mums tomēr jāparedz apli izmērs tāds, lai fūras tomēr var uzbraukt. Jā. Jā, par tiem apli izmēriem jau, kā Lēs minēt, ir tā, ka mums arī ierobežoti apstākļi. Mums ir Latvijas valsts standarts, un Latvijas valsts standarts mums nosaka šo rotācijas apli izmērēs, vienos rotācijas apli. Pirmos rotācijas apli, tas ir arī, protams, lielāk. Protams, arī šos parametrus mēs varam arī koriģēt, ja mums tā situācija šo atļauj. Mums ir šis ierobežojušais apstākļus ar šiem 5 atzariem un īsti pamatojumu mazākam aplim mēs nevaram šobrīd piedāvāt tādu variantu īsti izskatīt, ja ir piedāvāt mazāku rotācijas apli, ja mums paliek šie 5 atzari. Tas ir visi tie atzari, ka viņi saliekās kopā, mums arī jānodrošina minimāls arī attālums starp viņiem. Jo, ja mēs samazinām apļu izmēru, mēs arī samazinām attālumu starp šiem abiem atzariem savstarpēji saistītiem. Ja pieņemsim, es varu arī iestarpināt, jo pieņemsim, ja šīs būtu 3 atzaru krustojums, protams, varētu izskatīt iespēju taisīt mazāku rotācijas apli un arī tāda risinājuma realizēt. Vienkārši šis nav tas gadījums, kad mēs varam šo rotācijas apli tīri tehniski samazināt. Saliņas, kas ir pa vidu, jo teorētiski saliņas tikai paplašina piebraucamo daļu. Vai tas ir nepieciešams, jo iegrieztais aplī
trajektorijas nemainīsies, varētu tāpatās. Vienkārši šobrīd Saliņas apgrūtina, principā, visus apkārtējos iedzīvotājus, kas ir tieši tās teritorijas. Jā, mums, ar tām Saliņām ir tā, ka es to minēju, manuprāt, pašā sākumā ar tām Saliņām tā, ka, lai izveidotu šīs gājēju pārējas un nodalītu plūsmas, jo tā intensitāte diezgan liela, mums pēc standarta un LBN mums šīs Saliņas ir jāliek. Viņas ir tehniski minimāli iespējami platumā jau šobrīd. Drīkst jautāt, pieņemsim, izbūvēt, kā mēs te runājam, ir gājēji pārējais, tur ir bērni, tur ir daudz gardinieki, iet, fūras bremzēs valdos. Kas uzņemsies sekas, ja šajā krustojumā, kur šobrīd nav nevienas avārijas, nevienu negadījumu, kaut kas sāksies? Jūs uzņemsieties atbildību un pateiksiet, kaut kas nogāja greizi, tomēr nestrādā sistēma? Nē, ir tā, ka nav gluži tā, ka nenotiek negadījumi pēc statistikas. Kāda ir bijuši nedēļas? Šeit nav krustojuma avārija. Kolēģās arī parādīs to statistiku skaitu, cik ir krustojumā. Ja es pareizi atceros, un skaitīja bija kaut kas ar 30, ja nevaikos. Tas ir tikai oficiāli reģistrētās jāpiebilst. Lūk, katrs zilais sarkanais punktiņš ir pavārijai. Viņi nedaudz ir izkaisīti, tas ir dēļ reģistrācijas. Tas ir, jā, pa cik ilgu laiku tas ir? 15 gadu. 15 gadu, jā. Jā, pa cik mēs tur visi dzīvojam tieši krustojumā. Paņem atbildēju nost, ielēc kaut kā, nezinu. No kurienes jums tāda statistika? Tā ir oficiālā Latvijas transporta līdzekļu. Nē, labi, gadās pēdējos mašīnas uzstāvēt, bet jā, bet pēdējie gadi. Pēdējos 10. Un tieši krustojums, nevis kaut kā. Tas jau arī ir nopietni. Nav 11 gadu laikā. Stipri iztaisīts. 11 gadu laikā. Tur jau citas ielas, pilnīgi citi ceļi. Parādiet, lūdzu, krustojums. Par to Tas jau jau ir tieši, tas arī. Bet tas arī, kas attiecās par šiem ceļu satiksmes negadījumiem, ir tā, ka šīs gājēju pārējas, viņas arī mēs mums projektējam atbilstoši valsts standartam. Mums atbilstoši valsts standartam šīs gājēju pārējas ir no Latvijas sākuma jāliek 6 metru attālumā. Bet sanāk, bet jā, nav. Jā, un arī man arī bija viens zvans no vietējā iedzīvotāja stāstu par to, ka lūdzu šīs gājēju pārējas jāatvirza 50 metru tālāk no krustojuma, bet, diemžēl, atvirzot no šādas krustojuma zonas gājēju pārējas 50 metrus tālāk, mēs veicinām lielāku bīstamību šīm gājēju pārējām. Jo vismazākais braukšanas ātrums ir tieši šajā krustojuma zonā. Un viss, teiksim tā, pārredzamā. Un tad jautājums no 20. gada nemaz nav statistikas līdz šai dienai. Ir vēl centrālās pārvaldes. Tas ir ņemts projekta mērķiem. Bija jābūt šim te. Man ir atcīstīts, no galvas nācos to statistikas dātas. Nē, mēs ņemam, tie, kas ir aktuāli, te centrāli, nevis no Latvijas transporta līdzekļu apdrošināšanas biroja, bet ir centrālās statistikas pārvaldes dātas. Precīzi mājaslapā nācos, precīzi skaidri, kaut kas bija līdzīgs arī 20, 30. Nebija tā, ka tas bija šausmīgi bīstams, jo viņus vērtēju Kanto ielu un lielās ielas krustojumi, kur šī statistika bija nedaudz augstāka. Bet tur arī ir lielāka intensitāte. Jā, un šo jau var arī skatīties tā, ka tikai reizi gadā galvenais, ka nemaz. Nē, nav runa par reizi gadā, runa par to, ka tiešām ir jāattīst, bet Mārupē ir krietni daudz bīstamāku vietu. Gan gājējiem, gan velobraucējiem bērniem. Par gājējiem atļaušos nepiekrist, Plinciem iela ir drausmas gājējiem. Plinciem iela, jā, Kantor iela. Šis projekts ir ļoti cieši saistīts ar gājēju ielas ietves izbūvi. Es domāju, ka ir ļoti daudz tādu krustojumi, kas tiešām ir bīstamāki kā šis. Mēs pieķeramies pie tā, kur ir daudz maz ok, kur ir viens posms, bet tur, kur ir pilnīgāk, to mēs nekur nedarām. Un es tur staigāju katru dienu. Es jūs tur neesmu redzējis, piedodiet.
Mēs nākamreiz būsim palīdzīgi. Mēs esam tikušies. Ja, jūs zināt. Ļoti piemērošas piebildes. Godīgi, nē, bet... Jūs vēl kaimiņiem. Tas nav klasē. skaisti. Ja? Mēs ļoti pieklājīgi sveicinamies. Un tāpēc es esmu ļoti pārsteigta par jūsu vienu ozolu, otru ozolu, otriem apstākļiem un lietām, nu, diemžēl. Labi. Par diviem ozoliem es nezinu par vienu, bet varam pēc tam papļāpāt. Droši. Labi, viens jautājums par pieņemsim, bet no paša satiksmes man nevajag, nav obligāti jāizliec komerci transports, bet starp zonām, kas ir no FedEx, kur atrodas. Respektīvi, no turienes līdz nākamajiem lielajiem ceļiem, kurš ir nenodos C3, tur nav neviena komerciāla teritorija. Tad nevar viņu ierobežot, kaut kā uzlikt svāru ierobežojumu, vēl kaut ko, kas varētu būt potenciāls risinājums. Tad apgrūtinājums nebūs tikai vietējiem iedzīvotājiem, būs arī viņiem, būs atpusēji, bet būs kaut kāds kompromiss. Noteikti mēs par to padomāsim un jau šobrīd negaidot vēl projektu, mēs varam izskatīt, ka, teiksim, tie, kas nāk no P132 stīpnieku ceļu ar zīmēm, novirzīt viņus uz C13 uz lidostu, tālāk tā bija C16. Tur nebūs arī ļoti labi, jo tur arī sākumā ir privāti mājas. To mēs varam un mēs to mēģināsim arī realizēt, bet tas jau, ko kolēģi sākotnēji teica, mēs nevaram ierobežot materiālu piegādi, braukšanu mājās, šāda veida, bet pārējie, jā, C19 liņās nodosim eksploatācijā, tātad, tālāk, bet var apbraukt, bet, te ir viens, kurā autovadītāja braukšanas kultūra, skatīties uz zīmēm, nestīties, kā jau arī kolēģis jūs teica, brauks par ērtāko vai kur viņiem liksies ērtāk. Bet to mēs no savas puses noteikti jau šobrīd varam mēģināt izskatīt ar zīmēm. Bet tad sanāk, doma tomēr ir gatava šo projektu vēlreiz atvērt un pārskatīt un veikt tajā grozījumus. Iespēju robežās, tehniski, cik tas ir iespējams, noteikti, ka jā, kaut ko uzlabot vai kaut ko atņemt, vai ko, minimālus grozījumus, minimāls, nozīmē minimāls, bet kaut kāda veida grozījumus, pēc tik plaša apmeklējuma, noteikti, ka mums būs jāizvērtē. Bet vai tas ir tagad, vai pateikt šobrīd, ka nē, tur nebūs aplis, bet tur vajag luksuforu, noteikti, ka nē. Jo, ko es gribēju ar to teikt jau iepriekš, kantoru un lielās krustojumus. Kamēr mēs pie viņa tikām, tur gan bija priekšizpēta viss, un par labāko variantu tika atzīts aplis, kuru mēs diemžēl nevarējām realizēt, jo tas bija valsts ceļu īpašums un saistībā ar visām īpašuma tiesībām, to tur nevarēja izdarīt. Tāpēc, pielāgojot pienākumu pretīm, mēs nonācām pie tā, ka dēļ īpašumu tā tālāk, tad būs luksufors. Tagad tas jau ir šīs ielas kantora, ir jau skatīts, nav jau tā, kad ir paņēmis kaut kur no gaisa zili brīnumi. Kā jau kolēģi projektētāji saka, tas rotācijas aplis, ir viens no, jā, izmērs, vēl kaut kas, bet ir vairāki argumenti, kāpēc viņam tur ir jābūt tādam izmēram, jo mums visus šos projektus, pirmkārt, būvvalde viņu akceptē. Pirms tam visi komunikācija turētāji, Rīgas satiksme, Latvijas valsts ceļi, viņu skaņo viņu. Un ir normas, uz kurām viņi balstās, lai viņi saskaņot. Mēs jau nevaram tā, ka mums patīk šitāds, liksim šādu. Nē, diemžēl. Kaut kāds ir iemesls ir arī, kāpēc tas projekts kopš 8. gada nebija saskaņots joprojām. Kā jau teicu, tas, es sapratu, bija tīri finansiāls. Finansējums Latvijas valsts ceļu orientējas. Viņi orientējas uz reģionālajiem savienojošajiem autoceļiem, nevis uz jaunizveidot pilsētu ārkārtīgi. Mēs esam jūs sadzirdējuši un paldies par jūsu viedokļiem. Es domāju, ka mēs varētu vienoties, ka pēc mēneša mēs varētu satikties. Un tā, lai mēs abas puses neaizmirstam, ka mums kaut kas ir jāizdara, tad tajā nedēļā, kas ir piemēram no 20. jūlija, mēs līdz tam laikam paspētu arī tikt skaidrībā un saprast, kas ir tās lietas, ko mēs tik tiešām varam izmainīt un objektīvi, un tad attiecīgi mēs turpinām sarunu. Vēl varbūt pirms beidzam paaicināsim Paulu
stingros Ja pārstāvoties šo minūtīti laika. Sveiciens visiem labiem cilvēkiem. Un pirmais mans secinājums, ka šis ir tāds pagasts, kurā tie iedzīvotāji ir saprātīgāk par to priekšniecību. Tas ļoti dīvaini, bet tā ir gadījies. Tas bija mans secinājums, vērojot šo diskusiju, tad ļoti saprātīgi argumenti skanēja no otras puses. Un ko es gribēju tā kā atgādināt nākamajai diskusijai, kad jūs runāsiet, jūs pieņemat tās smagās mašīnas kā neizbēgam ļaunumu. Bet kas jums teica, ka tā ir? Ja jūs tā kā nevar darīt, viņi jau brauc un viņi brauks. Tad ejam tālāk pie šīs loģikas. Smagie brauc un brauks. Un dāma te pie datora teica, ka viņa nezinot, kas notiks, ja smagie sāks braukt apkārt, ja jūs panāksiet kā aizliedz. Tad man nākamais secinājums, ja dāma nezina, kur brauks smagie apkārt, ja jūs aizliegsiet, tad viņa arī nezina, kur brauks smagie apkārt, kamēr to taisīs. Tad vienam nav nejausmē, tur būs remonta darbi, tur būvēs, liks asfalts, smagie tā tad nebrauks. Tad kas notiks Mārupē, tad, kad to būvēs, arī tas nav izmērīts. Nu, tā kā šobrīd tas fundamentāls jautājums jums ir, vai nu jums turpmāk Mārupē dzīvos smagie, vai jūs. Tas ir tas vēsturiskais brīdis, kurās nolemsiet. Vai nu jūs viņus dabūsiet apkārt, vai nu jums brauks gar durvīm. Daudziem cilvēkiem, ne jau tā kā runāju pie tiem 4, ne jau tie 4 raudi atnākuši tāds, redzami vairāk nekā dzīvo tajā krustījumā, tad vairāk cilvēkiem tas rūp. Tā kā padomāt, varbūt jums kopā ar pagastečiem ir iespēja dabūt tos smagos prom uz lidos pusi. Ja nē, nu tad pieciešat un uzgrieziet skaļāk mūziku un dzīvēt blakus mašīnā. Tā kā veiksmi jums un mēģiniet satikt savā starpā. Imrot kungs, jums novēl nonākt pie agrākā asuma un analītiskās kvalitātes. Tu jau ko bicepsiem izrunājies, tu man tagad viens ko pateikt. Uzlāk, tu esi šlipsēt uz māju, uzlāk. Paldies. Paldies.